Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk. Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Mēs jau bijām šķirušies, jau viss bija sarunāts, jau bija izpirkuma summa vienojušies. Es domāju, tas ir diezgan liels grēks uzlabot šo skatu, jo tiešām tas izskatījās, tur izsapām vienu botu, man liekas, nesanāk. Apmēram viņš vairs nav tās summas spēlētājs, ko mēs viņam maksājam. Līdz ar to mēs pielikām attiecīgu summu X, lai mēs varētu iegūt tādu pašu līmeņu spēlētāju tirgu, kāda viņš šī brīža cena. Nebūtu tev darbs VFā šobrīd, tu arī tik viegli būtu atkāpies, tik viegli būtu uzņēmies atbildību? Pavisam noteikti. Es īsti neatkāpos, man beidzās līgums, jo cik man brāsties kaut kāds 3 mēnešus. Es esmu pēc 3 mēnešiem, tu kādreiz kaut ko pateiks, arī rupjāk. Es saku, Marčik, es tā kaut kā, man liekas, saku jau, vispār nekas nav. Tā kā es to biju aizmirst 4 gadus strādājot pie sievietēm. Tā atšķirība strādāt ar vīriešiem, strādāt tomēr ar sievietēm. Tur ir vai ne tā atšķirība, bet kas ir tā galvenā? Taviem vārdiem un taviem uzskatiem? Vairāk aizmirst lejap garām sievietēm. Gan jau palūkšu Emīlam, viņam ir ļoti labi kontakti ar Emīlam Tomam, Latvijas Basketbola Savienības koordinators vai kas vīriešu izlasē viņš ir. Tādā veidā tu mēģini atrast tos ceļus, ir vairākas klīnikas, bet visticamāk man sieva neļaus braukt. Viņa teica, Kristīna, ja kaut vienu reizi dzīvē tu redzēsi kaut ko tādu, no manis vienkārši paņem no visu spēku iesim man pa muti. Jā, vienkārši paņem un iesim man pa muti un vienkārši izdara to no visu spēku. Tur NBA treneris, tas ir, cilvēks fans. Es nezinu, var pateikt viņiem, labi, es nenonieci nevienu Nacionālās basketbola asociācijas treneri. Skaidrs, ka es gribu būt pusfinālā. Skaidrs, ka es gribu medaļu. Un tur bija uzstādījums, ka dāmi jāspēlē 25 minūtes. Es un treneru korpus, mēs sapratām, ja viņš spēlēs 25 minūtes, mums uzvarēt. Jēkabpilī toreiz bija ārkārtīgi stipra komanda, vairāk kā 5000. 15 tad? Nē, nav līdz 10, nav nevienām un nav arī 8, ja tad? Nav arī tik. No 8 ir viena. Tu zini, ka būs kļūdas. Ja esmu izsūts sanācis sezonas sākumā, es nositušu. Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Laipni lūgti tirdzniecības centrā Domina Shopping un laipni lūgti kārtējā ceturtdienā sporta sarunu raidījumā Eksi. Pavasarim iestājoties un tuvojoties vasarai, es negribu solīt, ka es jūs uzrunāšu katru ceturtdienu, bet mēs tiksimies biežāk. Ja līdz šim tikāmies katru otro ceturtdienu, tad būs dažādi speciāli izlaidumi, dažādi viesi. Arī manā ierastajā sastāvā mēs tiksimies. Un šodien šīs sezonas pirmais tāds īpašais viesis, es gribētu teikt, ja iepriekš ar mani šeit ir Jānis Sprugts, Žans Pēners un Ants Medens šajā sezonā bijuši, tad šodien cilvēks, kurš savā vecumā ir paveicis jau diezgan daudz, es gribētu teikt, ir trenējis sieviešu basketbola izlasi, ir strādājis pietiekami nopietnos klubos arī Latvijā jau, jauniešu izlases vadījis, kur viņš stūrē. To mēs arī šodienas raidījumā noskaidrosim. Tas ir neviens cits kā VF Rīga, šobrīd galvenais treneris, pats bijušais basketbolists, tā ka X formātam to arī atbilst, vai ne? Un bijušais arī sieviešu izlases galvenais treneris, tā ka dubultais X, var teikt, šajā situācijā, kādā tu esi atnācis. Mārtiņš Gulbs, dāmas un kungi, neviens cits. Mārtiņ, čau! Labdien, čau! Kā iet? Izstāsti. 3 vārdos. Ko tev cilvēks uz ielas prasa, kā iet, ko viņam atbild parasti? Interesanti. Pēdējās 2 nedēļas, es teiktu, bija tad 2 cikli ir, kas ir nedaudz intensīvāki un sarežģītāki. Laikam tā es to noformulētu. Cikls, kurā iekļaujās gan sieviešu izlases, gan VF Rīga. Līdz ar to tur pārklājās liels darba apjoms, bet tādu ceļu es izvēlējies, un tas man ļoti patīk. Viens cikls ir noslēdzies, otrs bija iespēja atvilkt elpu manai sievai, doties uz atpūta kopā ar mammu, līdz ar to man bija tēva pienākums 24/7. Atbildīgs darbs. Atbildīgs, es pat teiktu, vēl sarežģītāks, jo dienu pirms izbraukšanas jaunākā meita izdomāja, ka pirmo reizi gadā viņa saslims, un līdz ar to
Bija plānojis, ka varbūt varēs palaist uz dārziņu nedaudz uztaisīt refrešu, bet uztaisīja refrešu ar māju, tur sakārtot un tādām lietām apmēram 16-17 reizes dienā, bet tas arī ir ļoti labs laiks, ko mēs pavadām kopā. Tā kā viss turpinās, nākamie izaicinājumi un tikai uz priekšu. Skaidrs. Es tev noķēru tādā brīdī, kad tu tikko esi būtībā pats uzrakstījis atlūgumu un pats pateicis paldies Latvijas sieviešu izlasē pēc tam, kad neizdevās tev kvalificēties ar sieviešu izlasi Eiropas čempionāta fināla turnīram. Un tajā brīdī, kad ar VF Rīga komandu savukārt tu esi izcīnījis tad pirmo lielo titulu, es gribētu teikt. Laikam tas ir tavs līdz šim nopietnākais tituls tev arī treneru karjerā, mēs tā varam teikt? Pavisam noteikti. Tas ir tituls kausa sezonas sākumā, un skaidrs, ka VF organizācija ir tendēta tikai uz uzvarām, tendēta uz tituliem, un skaidrs, ka tas ir viens no uzdevumiem. Pirmo uzdevumu mēs, diemžēl, neizpildījām Čempionu līgā. Mēs neiekļuvām top 16, līdz ar to papildus spiediens vēl bija, bet tas ir tas, ko mēs esam izvēlējušies. Tā, manuprāt, ir liela privilēģija, un mēs ļoti nopietni gatavojāmies, un, kā jau tu pats zini, vienā spēlē viss kaut kas var notikt, un līdz ar to fināls, tas ir īpašs spēle, manuprāt, un tas man ir pirmais tituls lielais vīriešu basketbolā, un esmu ārkārtīgi gandarīts par to. Tu labi pats pateici, vienā spēlē viss var notikt. VF tie sezonas otrā posma un sezonas otrās daļas plāni, uzdevumi, tie arī visaugstākie, vai ne? Latvijas čempionātā jautājumu nav, vai ne? Un Latvijas-Igaunijas līgā arī tēmējiet uz pašu augstāko? Protams, nav nekādi citi mērķi. Skaidrs, ka tas nebūs vienkārši skaidrs, ka mums ir lietas, ko mēs varam uzlabot, un pirmā lieta tā ir veselība. Ja mēs esam pilnā sastāvā, ja mēs esam visi gatavi un pilnvērtīgi aizdījuši treniņu procesu līdz konkrētai spēlē, es domāju, mēs esam ļoti dinamiski, ļoti tādi spēcīgi un arī jaudīgi, bet, kā es minēju, viss kaut kas var mainīties. Droši vien pārējās komandas ir ļoti ambiciozas un visticamāk meklē papildinājums, un mums būs jābūt gataviem uz ļoti, ļoti interesantu pavasari, gan jums, gan mums, tā kā tas ir pats labākais, kas basketbolā var būt. VF papildinājumu arī plānojās vēl, vai šobrīd jums, kā sakat, esat beiguši komplektāciju? Visādi var gadīties, un daudz kas var notikt, bet šobrīd mēs, es domāju, esam ielikuši tādu pauzes zīmi, bet, protams, ka mēs esam diezgan aktīvi tirgu, jo mēs jebkurā brīdī apzināmies, ka kaut kas var notikt. To es ceru, ka tā nebūs, bet mēs esam tirgu, bet šobrīd pauzējam. Tā laikam jāsaka. Šobrīd es saprotu stāsts par jūsu ārzemnieku Isufu Savonu, kur viņam bija iespēja doties prom vai ne, uz augstāku līmeņu klubu. Tas ir viss noslēdzies, vai tas arī, teiksim, tādos? 2 dienas, laikam, palikuši. 26. ir deadline, 4. diena vai 27. Bet raidījums kā reiz 4. arī iznāks. Tā kā mēs zinās. Bet kopējais stāsts ir tāds, ka, tagad jau mēs to varam pateikt, mēs jau bijām šķirušies, jau viss bija sarunāts, jau bija izpirkuma summa vienojušies. Es domāju, tas ir diezgan liels grēks man kā trenerim un organizācijai nepalaist uz Barcelonu. Tas būtu tomēr iespaidīgi, tas būtu... Beigās ļaut arī organizācijai nopelnīt, vai ne? Arī tas būtu grandiozi, es domāju, kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, vai mēs kaut ko tādu piedzīvosim, un mēs bijām jau vienojušies, būtībā 4-5 stundu laikā atradām to kopsaucēju, bet Barcelona ir milzīga organizācija. Es teiktu, ka pēdējos gados diezgan haotiska organizācija un impulsīva. Un 4. dienas vakarā viņi bija iepriekšējās 2 ACB līgas spēles zaudējuši ar vienādu rezultātu 91-90. Gironai, manuprāt, un vēl kaut kam. Tas nav būtiski. Un 4. dienā viņiem bija Monako spēle un izbraukumā. Un viņi to spēli uzvarēja. Līdz ar to no rīta jau parādījās pirmās ziņas, ka mēs tur tomēr domāsim, vēl tur kaut kas. Un svētdienā viņiem bija ārkārtīgi svarīga spēle pret Gran Canāriju, izbraukumā arī, lai viņi iekļūtu labāko astotniekā un tiktu uz Karaļkausu. To spēli viņi arī uzvarēja. Un līdz ar to tur pamainījās tā visa pieeja, jo stāsts jau bija par to, ka viņam nākamā trešdiena ir jāspēlē pret Panathinaikos. Jau uzreiz jau jābūt. Un arī Panathinaikos viņi uzvarēja bez viņu, un tad tur viss aizgāja kājām gaisā, un tas dīls, ja tā var teikt, nobruka. Okay. Bet kopumā, jā, esmu gandarīts, ka viņš ir palicis, jo viņš neapšaubām ir interesants spēlētājs, manuprāt, ļoti tāds arī impulsīvs brīžiem, bet es domāju, ka priekš skatītājiem un priekš cilvēkiem no malas ļoti interesants.
Par naudām arī tu vari atklāt, cik bija šis izpirkums viņam? Par ko bija vienojušies? Vairāk kā 100,000 mēs bijām vienojušies. Tā dzirdēju. Jā, tā ir taisnība. Vairāk skaidrs, ka konkrētajā brīdī viņš vairs nav tās summas spēlētājs, ko mēs viņam maksājam. Līdz ar to mēs pielikām attiecīgu summu X, lai mēs varētu iegūt tādu pašu līmeņu spēlētāju tirgu, kāda viņa šī brīža cena. Tā ir reiz 2 vai pat vairāk. Barcelona viņam deva, man liekas, reiz 3. Līdz ar to mēs atradām to kopsaucēju, lai klubs arī kaut ko nopelnītu. Un, būtībā jā, mēs jau bijām diezgan aktīvi tirgu par jaunu spēlētāju piesaisti. Skaidrs. Šai sezonā ir sanācis tā, ka būtībā vairāk spēlētāju VFA spēlē zem tirgus vērtības. Un to mēs varam tā pilnīgi mierīgi teikt. Tāpat kā mēs droši vien pa zeļiem varam teikt, vai ne, ka tur arī viens otrs varbūt potenciāli spēlē zem savas tirgus vērtības. Kāpēc tā? Skaidrs, ka droši vien, ka Prometēja nebūšana vairs tas droši vien, ka ietekmē daudz, vai ne? Kas vēl? Nē, kopumā jāsaka, mums no 4 ārzemniekiem visi 4 gribēja izpirkt. Vēl joprojām šobrīd ir, grib viņi izpirkt un piedāvā labas summas, bet kopumā es domāju, ka katram no viņiem ir kaut kāds stāsts apakšā, kas viņiem ir patraucējis būt tādā lomā, kādu šobrīd mēs piedāvājam. Tas ir tīpaši Sanona gadījumā. Viņš nekad nav bijis, arī pēc spēles kausa viņš bija tik pateicīgs un priecīgs, ka viņš nekad nebija vinējis MVP balvu. Viņam tas bija kaut kas tāds svarīgs. Viņš nekad nebija spēlējis galotnes, viņš nekad nebija tik daudz ar bumbu bijis. Vienmēr viņš bija bijis spēlētājs, kurš uznāk, 2 reizes viņam iedod iespēju, ja nē, viņš iet malā un sēž. Tāds pilnīgi cits stāsts. Tas pats Bobrovs situācija arī. Viņš tik daudz bumbai nebija pieskāries, cik šogad viņš spēlē low-postā, cik daudz viņš spēlē ar seju. Un attiecīgi par abiem amerikāņiem, viņi arī viens nāk no Somijas, viens nāk no Dānijas. Arī no tādām organizācijām, kur viņiem neprasīja uzvarēt. Viens bija pēdējā vietā, otrs arī kaut kur pa vidu mētājās. Un nebija viņiem tāds, kā lai pasaka, atbildības sajūta būt vietā, kur ir jāuzvar. Un es domāju, loma, ka tas, arī loma un arī tas, kā viņi ir mainījuši savu stilu, kā viņi ir spēlējuši, tas viss, manuprāt, viņus padara labāks. Un skaidrs, ka arī viņi paši labi spēlē. Un Champions League mūsu gadījumā ir liela skatuve, ļoti liela skatuve. Un viņi tur labi performē brīžiem. Tu pieminēji Isuf Sanonu šo MVP balvu. Tavs, var teikt, darba devējs boss Edgars Jaunups arī par šo tādu simbolisko dāvankartu izteicās, vai ne? Tu šo 200 eiro dāvankartu, ko Sanons saņēma kopā ar šo balvu, MVP balvu. Kā tu uz to reaģē? Ko tas tavuprāt liecina par Latvijas klubu basketbolu vietējo čempionātu? Jo godīgi es arī spēli vēroju, televizors ieraudzīju 200 eiro dāvankartu. Man uzreiz iekritācijas, es domāju, tā. Bet tavs viedoklis. Saules tieši gāja garām, vajadzēja uzjautāt viņam, bet... Ja godīgi, es tajā brīdī pat to neredzēju, un es pat neskatījos, jo man... Edgars Jaunups tur to sacēla, to ažiotāžu feisīti to es redzēju, jā, un man nekad tās individuālās balvas nav bijušas svarīgas, vienmēr es domāju tikai par komandu, bet ja tu man prasi no jūsu skatpunktu, un kā tu to redzi, tad tas, es teiktu, nav pieņemami, pavisam noteikti, un pie tā kalibra, kādā šobrīd ir gan Basketbola savienība, gan arī vīriešu izlase, kā spēlē. Skaidrs, ka tas ir cits organizācija un viss cits, bet noteikti, ka varēja nedaudz uzlabot šo skatu, jo tiešām tas izskatījās, tur Isufam vienu botu, man liekas, nesanāk. Apmēram. Bet tas nav mans lauciņš, es tur nemācīšu spriest. Skaidrs, ka es gribētu, lai tas ir kaut kas lielāks, bet... Vēl jau vairāk, Mārtiņ, ņemot vērā to, ka mēs zinām, ka citās kausa izcīņās, citās valstīs pat klubi saņem tur zināmas naudas balvas. Labi, uz to varbūt mēs pāragri vēl tēmēt. Viens no kolēģiem man teica vienkārši, ka Ramirenta līgas tas 3 uzvarētājs saņem 300 eiro. Tad mēs kaut kā, tomēr tas galā pasākums, manuprāt, bija priekš tās kausa fināla. Tad tā ir tā atbildīgākā spēle, bet es saku, tas nav mans lauciņš, un es tur tā... īsti neiedziļos. Ja tu man saki, es saku, ka tas nebija, manuprāt, pareizi. Tas neizskatījās labi vismaz. Jā, pavisam noteikti. Labi, prom no tā par sportisko līmeni Latvijā runājot. Kā ir tādā organizācijā strādāt, kā VFT jau pats teica, ambiciozi, augstiem mērķiem? Tas tikai normāli, ne? Ņemot vērā budžetu un visu pārējo. Es domāju, ka tas spiediens arī uz tevi tiek izdarīts un tam līdzīgi. Kā ir tev kā trenerim strādāt tādu organizāciju, kuras visu laiku prasa? Tu nedrīkst būtībā
es pat negribētu teikt paklupt, droši vien, ka pat aizķerties kaut kur nedrīkst, vai ne? Tu ej pa dominu un aizķerties aiz paklāja, tu nedrīkst. Nerunājot par to, ka varētu nokrist uz tā paklāja. Kā ir tev? Ļoti labi raksturojot man ikdienu. Ļoti labi raksturojot to, ka skaidrs, ka es zinu, kur es nāku. Skaidrs, ka es zinu, cik kausi ir izcīnīt pirms manis. Skaidrs, es zinu, cik ir tituli izcīnīt pirms manis. Un es arī komandai teicu uz šo visu. Es esmu gājis 11 gadus, vairāk kā 11 gadus. Katru gadu tu gatavojies, kad es vēl biju vīriešu basketbolā. Pirms tam tu gribi to F vinēt. Tu gribi parādīt, ka... Tagad tu to izjūti. Tagad es to izjūtu, jā, kā tas ir šajā pusē. Jā. Un cik tomēr tas ir atbildīgi. Un es pat teiktu, kā lai precīzi noformulēju, ļoti liela atbildības sajūta pret katru dienu man ir VFA organizācijā. Kā tādā es zinu, ka vispirms viss sākās ar mani, viss sākās ar to, kā es nomotivēšu komandu, kā es nomotivēšu cilvēku sev apkārt. Bet, ja es tā padomāju par to spiedienu, es nezinu, tas man liekas nav tik liels spiediens, ja tu vari sagatavoties un izdarīt visu, kas ir atkarīgs no tevis. Skaidrs, ka ir kaut kādi blakus apstākļi un blakus lietas, ko es nevaru ietekmēt, bet organizācija kā tāda ir ļoti prasīga, ir ļoti punktuāla, un tas mani pašu motivē, un es teiktu, pat virza uz priekšu. Tā ir mana izaugsme, un līdz ar to es neesmu bijis profesionālākā, tādā atbildīgākā un mērķtiecīgākā organizācijā kā VFT. Skaidrs, ka jebkurai organizācijai ir kaut kādas lietas, ko var uzlabot, bet kopumā šeit viss ir tā, kā tam ir jābūt, un esmu gandrīz par katru dienu šajā organizācijā, pavisam noteikti. Mēs noteikti parunāsim arī par tevi kā treneru vairāk. Sieviešu valstsvienības šī pēcgarša, kāda tā tev ir palikusi?Štruntīgi. Laikam vissāpīgākais ir tas, ka es pievilku kaut kādus cilvēkus, kuri uzticējās man un deva man to otro iespēju. Bet te tu šobrīd, tu saki štruntīgi, ja? Te ir tas štruntīgums tajā ziņā, ka tu pats kaut ko līdz galam neizdarīji, vai? Arī, noteikti, arī es varēju kaut ko daudz labāk izdarīt. Globāli es jau pagājušajā piekdienā atskaitījos par to, kā es to redzu visu un kas bija tās lietas, kas traucēja. Ieskatāmies tajā tavā atskaitē. Pirmais punkts ir tas, ka mērķis nav izpildīts. Tas ir vairāk kā skaidrs. Pirmā sapulce, ko es minēju ar iepriekšējā cikla vissāpīgāko tematu par to, ka katram punktam, jebkurā cīņā ir svarīga nozīme. Es atskatījos uz katru spēli, ko mēs aizdījām, un mēs katrā spēlē varējām atrast kaut kur punktus, kuri mums būtu palīdzējuši. Nevis pēdējā spēlē plus 70, lai būtu, bet attiecīgi plus 30 vai plus 20. Tas būtu cits stāsts. Līdz ar to gan Francijā, skaidrs uzvarēt Franciju šobrīd, es domāju, ka pat nevienai Eiropas komandai nav pa spēkam pilnīgi atklāti. Tur Francijā mēs zaudējām ar 22 punktiem, kas, manuprāt, ir neviens zaudējums nav akceptējams, bet priekš tās situācijas, ka tur vidēji zaudē ar 80 punktiem, tas ir normāli. Mājās mums vienu brīdi trešās ceturdaļas 4 minūtes līdz beigām bija 10 punktu deficīts, noslēdzām ar 30 punktu. Tur varējām kāds 10 punktus, manuprāt, paņemt nost pret Izraēlu. Mums bija 6 punktu pārsvars līdz 3 minūtes līdz beigām. Pirmajā spēlē tur var 2-3 veiksmīgas aizsardzības, varējām kaut kādus 5-6 punktus savākt. Un skaidrs, ka arī otrajā spēlē mums bija plus 22 punktu pārsvars. Tur mums bija uzbrukums un aizmetām garām brīvu lejapu, kur spēle varēja pagriezties. Tā tie punkti visi salasās. Tā bija pirmā lieta. Otrā lieta bija par spēlētāju sniegumu, par spēlētāju izaugsmi kā tādu, kuri spēlētāji, manuprāt, soli spēr uz priekšu, kuri spēlētāji varbūt līdz galam neattaisnoja to, ko mēs no viņiem gaidījām, bet arī tiem spēlētājiem attiecīgi Vanesai, Silai, gan Aleksai, gan Dignai. Tā bija tāda, manuprāt, pirmā pieredze, kur viņiem ir jāuzņemās tādi izteikti līderis lomu uzreiz aiz Anets un Kitijs, un tas noteikti viņām palīdzēs turpinājumā. Un secinājumi, lietas, kā es redzu, kā ir jādarbojās, lai šī valstsvienība spēlētu labāk. Ir vajadzīga vasaras treniņu process. Man kopumā bija 1, 2, 3, 4 cikli, 8 treniņi. Palielam,
Es neko tur nevaru izmainīt. Es varu salikt kaut kādus akcentus, bet 8 treniņos es kaut ko varu uzmundrināt, pateikt kaut kāds svarīgākais, bet īsti neko es nevaru izmainīt. Līdz ar to es domāju, ka pašām meitenēm ir jāgrib kopā pavadīt vismaz 2 nedēļas treniņu procesā. Visām ir jābūt ierindā un jāatrod vasarā ir laiks 2 nedēļas, lai vienkārši pie jaunā trenera pierast. Es nezinu, kas būs treneris, bet vienkārši pastrādāt un mainīt to tādu domāšanu. Jo es atceros, kad Latvijas vīriešu izlase netika, man bija tā iespēja strādāt Dairi, Dāvi, Lomažu tajā vasarā. Es tik motivēts viņus nebiju redzējis nekad dzīvē. Viņiem bija tāda vilšanās, tāda rūgta garša. Jā, tas viss sākās ar individuāliem treniņiem, ka viņi pilnībā pamainīja to attieksmi, kā viņi darbojās, un tas viss integrējās uz nākamajiem procesiem. Viņi tur sāk ar pašu zemāko priekškvalifikāciju vai kaut ko tam līdzīgu, un tas viss integrējās uz treniņu procesu arī izlasē. Visi šie Open Gymi, tur Dāvis un Dairi bija pirmie, kas tur bija vienalga, vai viņiem vajadzēja būt vai nevajadzēja. Tas ir piemērs, un līdz ar to, ja Dairis un Dāvis nāk, skaidrs, kā es varu nenākt. Skaidrs, un tas ir labs piemērs, kā to visu pārnest uz rezultātu, ko mēs šobrīd redzam. Tās bija tās galvenās vadlīnijas, bet milzīgs paldies Basketbola Savienībai par iespēju. Es ļoti to novērtēju, uzvilkt valsts vienības kreklu. Tas vienmēr man būs īpaši. Pavisam vienkārši jautājums nebūtu. Tev darbs VFA šobrīd, tu arī tik viegli būtu atkāpies? Tik viegli būtu uzņēmies atbildību? Jā, pavisam noteikti. Es īsti neatkāpos, man beidzās līgums. Jo... Jā, jebkurā gadījumā tu jau varēji tā kā vēl varbūt izrādīt interesi un turpināt darboties tālāk. Nē, tas nemaina to, jo iepriekšējā ciklā manuprāt, tā augšupējoša līkuma bija laba un tur tie blakus apstākļi sagriezās. Šobrīd sagaidījums, tas progress ir apstājies un varbūt sākās kaut kāda lejupslīdīt pat? Nē, es neteiktu, ka apstājies, vienkārši uzdevums nav izpildīts. Es neteiktu, ka tā ir lejupslīde, mēs spēlējam labāk un basketbols gāja uz augšu tāpat pret Izraēlu. Mēs tiešām bijām labā tādā, manuprāt, tonusā, labi komanda spēlēja. Pāris savainojumu Vanessa izkrita salauz roku pirms cikla. Būtu noteikti palīdzējusi. Es neteiktu, ka nav lejupslīde, vienkārši... ja tev iedala Francija grupā, tev ir jārēķinās ar to. Skaidrs, ka tie ir attaisnojumi. Mēs uzvarējām visas pārējās 4 spēles, bet ir jārēķinās ar to, ka būs kāda mīnus. Tā kā es neteiktu, tas ir mans personīgs lēmums. Uzdevums nav izpildīts, treneris uzņems pilnu atbildību par to, ko neizdarīja. Jautājums pavisam vienkārši un varbūt tāds, man vienkārši, bet es gribu no tevis dzirdēt, tu atbildē, tā atšķirība strādāt ar vīriešiem, strādāt ar tomēr ar sievietēm. Tur ir vai ne tā atšķirība, bet kas ir tā galvenā? Taviem vārdiem un taviem uzskatiem. Vairāk aizmest lejapgarām sievietēm. Jā, tas skaidrs. Ja tā mēs paskatāmies treniņu metodikā, par metodiku, jā. Metodikā, es neteiktu, ka es grandiozi kaut ko esmu mainījis. Tiešām, jā? Nē, nav tā, kad mēs kaut ko esam... godīgi nav. Nav tā, ka es domāju, ka tas basketbols ir viens. Skaidrs, ka kaut kādas situācijas varbūt ir nedaudz savādākas uz spēlētājiem, bet tā, ka mēs kaut ko tur globāli treniņu procesā tagad visu mainu, labi, attieksme pret meitenēm ir tev kaut kāda tomēr, pieļāvīgāka, ka tev tur jāpieiet, varbūt viņai tur mēram citādāk un tam līdzīgi. Daudz vairāk jārunā, daudz vairāk jāstāsta un nedaudz jāpiedomā, ko saka. Čaļiem tur brīvāk tomēr. Tur ir piln buķets. Tur pīkstojas var izmantot arī, vai ne? Tur var uzreiz. To es biju piemirst, starp citu man brāstēs kaut kāds 3 mēnešus, kad pēc 3 mēnešiem tu kādreiz kaut ko pateiksi arī rupjāk. Es saku, Marčik, es tā kaut kā, man liekas, saku jau, vispār nekas nav. Tā kā es to biju aizmirst 4 gadus strādājot pie sievietēm, bet... Kā mājas bija pieredze pie Gailīša jāņemšana, ka tur bija jāklausās, vai ne, krietni? Bija kaut kas jāklausās, bet nav. Sievas, dāmas varbūt, ja tu uzķer, manuprāt, nesrunāja tieši par klubu. Par TTT pēdējos gados mums tur arī pietiekami veiksmīgi sanāca, es pateiktu, ļoti veiksmīgi. Ja viņas uztver to tavu ideju, tavu tādu mentalitāti, ka tu ar konkrētiem piemēriem varbūt un dažreiz kaut kur paceļot balsi, bet vienmēr esot taisnīgām pret viņām, padara viņas labākas, tad var gāzt lielas lietas tā, laikam mēs to raksturot. Vecā patiesība, ja tā komanda tev tic un uzticās, vai ne, un uzticās tam un redz beigās tam to rezultātu, tad jau viss ir kārtībā. Es domāju, tas svarīgākais ir tas, ka tu esi godīgs un tu vienmēr... Tu esi godīgs vienmēr pret... Vienmēr, pilnībā. Tā ir mana pirmā
īpašība, uz ko es sveru, un arī pirmā sapulce vienmēr ir par to, ka viss, kas notiks, viss notiks komandas interesēs, neviens nekad nebūs augstāks par komandu. Ja kāds neatbilst standartiem, ja kāds nedarīs to, ko tas, kas komandai ir svarīgs, viņš te nebūs. Un pirmā, piemēram, 2 mēneši VFA, Sanons dabūja tā, ka visvairāk no visiem. Šobrīd viņš to droši vien pateicīgs par to. Šobrīd viņš ir noteikti, jā, viņš to saprot, bet lai saprast tā, ka viņš bija pirmais klients, kurš pelnīti bija dabūja pausīm, un ja viņš nedara lietas, kas ir svarīgas, kā es varu prasīt no citiem, ja tu gribi būt komandas līderis. Tā kā tas ir tas, manuprāt, ko spēlētāji novērtē, un daudz individuāls sarunas, daudz video analīzes, un tādā veidā tu būvē attiecības, un skaidrs, ka tas, ko jūs runājat, tas paliek tikai starp spēlētāju un tevi. Par vīriešu izlasi pavisam nedaudz pieskaramies. Tu arī esi TV eksperts studijā, tāpat arī komentē daudz kopumā vīriešu spēles, Eirolīgas spēles beigās. Par Latvijas izlasi un šo nogriezni, ja, šo tādu, augšupējošo nogriezni, jo pats viņu vairāk kārtas pieminējuši šodien. Kas tam visam ir pamatā? Labi, es tev vaicāju pavisam vienkārši. Lukas Banki tēls netiek nedaudz tomēr pārlieku glorificēts. Visu cieņu par viņu paveikto, tur nav jautājumu. Zini kā, ja tu esi pasaules labākais treneris, tad ir diezgan sarežģīti tev kaut ko pārmest. Tas ir, un tad jebkurš cilvēks, kurš to saka, ka viņš kaut ko izklausās nedaudz pēc cilvēka, kas no basketbola ir tālu. Jā. Luka ir fenomenāls speciālists, pavisam noteikti. Es domāju, ka viņš ienāca īstajā laikā, īstajā vietā, brīdī, kad vajadzēja pilnībā jaunas asins, vajadzēja sākt visu no nulles, un šī komanda arī sāka ar, es pat neatceros, priekš kvalifikāciju. Varēja viņu uzņemt to ritmu tā ļoti pakāpeniski, un tas, ko tu teici, šī komanda, sākot uzvarēt, atgūstot šo uzvaras garšu, viņi noticēja Lukam. Es domāju, noticēja arī viņa sistēmā, jo tā sistēma tiešām ir ļoti pārdomāta, ļoti gudra, ļoti tāda detalizēta, un šie panākumi iedvesmoja visu valsts vienību, iedvesmoja spēlētājus, kuri, manuprāt, arī ir daudz spēlētāji savos labākajos gados, kuri var pārnest un rādīt labu sniegumu. Un arī skaidrs tas, ka, manuprāt, svarīgi ir, ka nav visa gada garumā, kad ir šie cikli īsie, ka Luka uz šo īso ciklu, es pat teiktu, īsā laika posmā ir viens no labākajiem speciālistiem, manuprāt, visā pasaulē, ka viņš spēja atnākt ar tādu vajadzīgo enerģiju. Šķiet, ka viņam arī šis viss, arī skatos pēdējās spēles, viņš te jūtās ļoti labi, viņš izskatās daudz dzīvīgāks, daudz tāds pārliecinātāks par to, ko viņš dara, nekā viņš izskatās savā klubā. Tā kā tas ir daudz kopumu, labas lietas salikušās kopā, bet, protams, ka tam apakšā ir smags darbs, ko es teiktu, arī Jānis Galīts, Arturs Visockis, Rubens un citi treneri arī ir paveikuši kopā ar Luku. Tu jau pats teici, pasaules labākais treneris. Kas ir tas viņa, tā veiksmes recepte kaut kāda? Jo es redzu arī tevi, tu esi arī viņa semināros klātesošs un mācies no viņa, un mēs vairāk varbūt arī tavam darbam vairāk pievērsīsimies, bet par Luku, jā. Ko tu redzi tajā viņa darba procesā? Tas, ko laikam es tā ārēji redzu, viņš ir prasīgs pret sevi visu pirmām kārtām, vai ne? Viņš ir gatavs darīt daudz, un viņš ir prasīgs pret pārējiem, vai ne? Pret saviem asistentiem, viņš droši vien arī no savienības daudz prasa, beigās no spēlētājiem arī daudz prasa. Es domāju, es arī esmu daudz to analizējis un domājis, bet tā lielākā lieta, lielākais plus, kas viņam ir pieredze. Viņam ir ārkārtīgi milzīga pieredze. Dažādās situācijās? Visos līmeņos. Viņš visur ir bijis Eirolīgā, Eirokausā, NBA. Viņam ir ārkārtīgi daudz paziņas, ārkārtīgi daudz treneris. Koriolo viņam arī ir viens no labākajiem draugiem, kurš ir labākais speciālists pēdējos 10 gadēs. Tu to cieņu jūt apusē, principā. Jā, un viņam ir milzīga pieredze. Viņš zina katrā situācijā, manuprāt, kā darboties. Un tas, kā viņš saliek gan treniņu procesu, gan visus pārējos cilvēkus sev apkārt, lai tas mehānisms darbotos, to es saucu par to pieredzi. Manuprāt, viņš ir iekrājis tādu, ka viņš ir no visurienes paņēmis to labāko un noņēmis no to sliktāko. Tā vismaz izskatās Latvijas izlasē. Bija viens punkts arī, manuprāt, olimpiskā kvalifikācijā, ka viņš bija sagurs. Viņš varēja redzēt, ka Luka nav savā ādā, ka viņam bija tā sezona Virtusā, Itālijā. Viņš bija ļoti, ļoti tāds... Pēc ķermeņa valodas var redzēt, ka viņš bija tāds izlaids gaiss. Jā, viņš tāds bija
daudz emocionālāks nekā parasti. Tur nevis tā kā šajās divās spēlēs, bet es domāju, ka tas vārds pieredze viņam ir super līmenī. Viņš zina katru spēlētāju, kā rīkoties, kuru nedaudz Rodionu palaist brīvāk, kur kādam pateikt skaļi. Viņš ļoti jūt, kā katru spēlētāju, manuprāt, un tā ir lieta, ko visi treneri var pamācīties. Un tas nāk tikai laika, vai ne? To tu nevari nopirkt, to tu iegūsti tikai laika strādājot. Ja tu pajautāt Kasparam Ciprusam, viņš arī, man liekas, vairākas reizes stāstīs, kāds Luka bija, ka viņam bija 35. Jā, viņš tepat arī sēžot stāstīja. Līdzīgs un tāds ļoti ārkārtīgi prasīgs un traks, bet skaidrs, ka gadiem ejot un panākumiem ejot, redzot, kas strādā, kas nestrādā tādā līmenī, viņš ir kļūst par vienu no labākiem speciālistiem, pavisam noteikti. Kā tu pats kā treneris pilnveidojies, kā tu mācies? Tie ir semināri, tie ir kaut kāda pieredzes apmaiņa, kursi kaut kādi. Kas tas ir? Kā tu pats pilnveido sevi? Jo, kā mēs zinām, ja tu stāv uz vietas, tu būtībā zaudē, vai ne? Mirsies, jā. Par tev pašu es zinu, ka tavs augsts ir Šaruns Jasikevičs. To tu neskaitāms reizes citās sarunās arī teicis. Bet, jā, to kopējo bildi iedod. Kopējā bilde ir tāda, ka tu pirmkārt daudz skaties basketbolu. Tas ir pirmkārt, manuprāt, jebkuram trenerim ir jāskatās basketbols, ja tu gribi augt, ja tu gribi redzēt kaut kādas jaunākās inovitātes, tendences, kādas mainās. Spilgts piemērs ir Parīzes komanda, kā spēlē basketbolu, un līdz ar to uzreiz tu skaties Tomas Īsalo, bijušo treneru, kurš izveidoja visu šo sistēmu. Pirms 3 gadiem viņš 4 to izveidoja Bonnā, pēc tam viņš pārcēla uz Parīzi. Eirokausu Champions League vinēja, un tagad viņš ir Nacionālā basketbola asociācijā. Tu skaties viņa klīnikas, kā viņš runā par basketbolu, ko viņš stāsta. Skaidrs, ka ir ļoti svarīgi, ka tev ir kontakti. Līdz ar to es ceru, ka man vasarā izdosies aizlidot vai apciemot Rolandu Šmitu. Līdz ar to es noteikti apstīšos Luka Bankī treniņus. Šaruns Jasikevičs bija ārkārtīgi neapmierināts, kad pirms 4 gadiem, 5 es braucu. Palūdzu, vai es varu pamācīties. Kaspars Vecagars toreiz palīdzēja man, vai es varu pamācīties no viņa treniņa procesa. Viņš bija sabijies, jo viņam bija fināls pret Rītas, ka es visu izstāstīšu Uvim Helmanim. Tagad es gribu gan pie Lukas, gan pie Šaras. Protams, ka ne. Gan pie Šaras, bet vai atkal Šaras nebūs sabijies, kad es Lukam visu izstāstīšu. Jo es ceru, ka viņi tiksies finālā, līdz ar to varēšu apciemot abus. Es domāju, ka es gan jau palūkšu Emilam, un viņam ir ļoti labi kontakti ar Emilam Tomam, Latvijas Basketbola Savienības koordinators, vai kas vīriešu izlasē viņš ir. Tādā veidā tu mēģini atrast tos ceļus. Ir vairākas klīnikas, bet visticamāk man sieva neļaus braukt. Līdz ar to tās klīnikas es kaut kur nolādēšu, atradīšu. Un tas ir vesels process, manuprāt, kurš ir svarīgs katram trenerim. Bet beigās tu vari mācīties, tu vari ņemt kādas idejas, bet tev ir jābūt tai savai filozofijai. Tev ir jātic tam, kādam basketbolu tu gribi spēlēt, kāds ir tas uzvarošais basketbols, jo beigās tu vari būt super taktisks, super gudrs, super psihologs un vienalga. Kas? Tev ir jāuzvar. Tas ir vienalga, kādos veidos tu to izdari. Tas vienkārši ir jājūt, manuprāt, katram trenerim, un tā ir tā lieta, ko tu pats mēģini atrast katru gadu no vietas pēc kārtas. Kāds ir tas basketbols, ko tu no sevis šobrīd, kas ir tavu firmas zīme, paraksturo? Es gribētu teikt, ka es gribētu veidot visu no aizsardzības. Es gribētu teikt, ka tā aizsardzība tomēr ir, šobrīd, manuprāt, tas jau vairs nav tik aktuāli, jo basketbols ir palicis tik ātrs, ka daudz veido ātrās pārējas un uzbruk pēc pirmām piespēlēm, bet es tāpat ticu, ka ar labu aizsardzību, ja tev neiet uzbrukums, tu vari kaut kur pārķert, aizskait ātri uzbrukumu un iemest vieglos punktus. Bet noteikti es spēlēju daudz ātrāk, nekā es to darīju pirms 4 gadiem. Sadarbības arī vairs ir palikušas daudz īsākas, vairs nav tādas garas sadarbības, kur bezjēdzīgi spēlētāji 3 reizes nokrustojās, kaut kur skrien. Īstībā ir ļoti īsas sadarbības palikušas uz konkrētas situācijas, uz spēlētājiem, kur tu gribi nogādāt. Tā ir arī Eiropas tendence, vai ne? Jā, pavisam noteikti, jo tu vairs nenogurdini tos spēlētājus, jo tas basketbols ir tik fizisks gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, ka tu centies vienkārši nogādāt bumbu tam spēlētājiem, kuram tu gribi un konkrētā situācijā. Vai tas ir vidū, vai tas ir sānos, vai tas ir viens cilvēks aiz muguras vai 2. Tā kā tās jau ir tādas parastas nianses. Un šobrīd izskatās, ka psiholoģija ir daļa no uzvaras atslēgas. Ģērbtuve ir ļoti svarīga. Manā komandā ģērbtuve ir pirmā lieta, ko es uzsveru. Komandas ģērbtuve. Ja tur kaut kas nav kārtībā, tad mēs varam nemaz nerunāt par taktiku, mēs varam nemaz nerunāt par
pārējām lietām. Ja ģērbtuvē nav labi, ja ģērbtuvēs ienākot nav smiekli, nav mūzika, kaut kas nav kārtībā. Ja, un mēs rūpīgi liekam cilvēkus pirms sezonas, kur katrs sēž, jo mēs gribam, lai konkrēti pieredzējušies spēlētājs palīdz. Jums ir Māris sēž ar Isufu, lai Isufam blakus neviens nesēž, lai viņš nevalk uz muļķībām. Līdz ar to tur ir ļoti pārdomāts tādas lietas, kas būtībā nav redzamas laukumā. Ko Dairis sēž kopā? Dairim blakus sēž Harisons Klierīs, saspēles vadītājs, un tur blakus sēž Bobrovs. Līdz ar to viņi integrējās kopā, lai viņi var palīdzēt viņam izstāstīt. Jūs būtībā kā treneri būtībā viņus sasēdināt? Jā, mēs noteikti sasēdinām, jo, protams, mēs izdomājam, kur katrs spēlētājs sēdēs. Lai mēs zinām, ja mēs kaut ko stāstam, piemēram, tur asāk vai kaut ko, es zinu, ka pēc es iziešu ārā, tas spēlētājs varbūt jaunais domās vai arī konkrēti kāds cits domās, ko viņš manim teiks. Es zinu, ka pieredzējušais pienāks paklausies. Tev ir jāklausās un vienalga kādā tonī viņš to saka, tev ir jāklausās, ko viņš saka un jāsaprot. Un tad es zinu, ka tur viss būs kārtībā. Daudz gan sportisti, gan bijušie sportisti saka, tomēr tā ģērbtuves sajūta, viņi bieži vien tiek pārvērtēti. Un tur gan mēdījos, gan visi tie kapteiņu stāsti, tur visi tiek glorificēti pārlieku, vai ne? Un, es tev laikam, tajā gan es tev laikam nepiekrītu. Es tev teikšu tā, ka, ja tev būs laukumā kārtība un tur labs nosņēmums, tad tev arī ģērbtuvē neapšaubām būs labs nosņēmums. Nevar būt tā, ka komanda, ja komanda uzvarēs, kāpēc ģērbtuvē viņiem plēsties? Vai ģērbtuvē būs ir visādi, bet ilgtermiņā tu neuzvarēsi. Ja tev ģērbtuvē būs problēmas, ja spēlētāji nesarunāsies un kaut vai nedos. Ja tu uzvarēsi laukumā, ģērbtuvē tev neizbēgam būs. Ilgtermiņā viss ir ilgtermiņš, manuprāt. Tu vari pārsteigt ar, 2-3 uzvarām, un ja spēlētāji, nedos viens otram piespēles vai negribēs. Tad viss, tu saki, veidojās tomēr ģērbtuvē? Es daudz kas, es nesaku viss, bet liela daļa veidojās ģērbtuvē, jo tur, pats zini, tur notiek viss sarunas. Spēlētāji runā savā starpā. Tā ir arī ģērbtuve. Jā, arī sadzīve. Tu palīdzi viens otram, ja tu redz, ka otram ir slikti, un tu zini, ka viņam ir problēmas ģimenē ar sievu vai kas, un ja tu viņam nepalīdzēsi un iesiet spēlēt, tas nebūs labi. Skaidrs, ka tas nav viss, bet tā ir daļa no ļoti svarīgas lietas. Manuprāt, ļoti svarīgas lietas. Tu pats teici, tu daudz skaties basketbolu. Basketbolu komentēšana, tas ir arī veids, kā tu būtībā pilnveidojies kā treneris? Tā ir skaitā. Pavisam noteikti. Ja? Pavisam noteikti. Tu būtībā izmanto to laiku liederīgi, vai ne? Divu vienā. Divu zaļu nosšaut ar vienu šāvienu. Jā, es tāpat zinu, ka es to spēldošanu skatīšos. Bet, kāpēc par to nepastāstīt arī citiem? Jā, skaidrs, ka es stāstu ļoti vienkāršas lietas. Es tur neiedziļinos detaļās, bet pats savā galvā es brīžiem arī kaut ko pārsakos, jo es vienkārši redzu, laba lieta, skaidrs, viņi tā akcentu liek tur. Tur bišķi pamainījuši no iepriekšējās spēles tādas lietas un šobrīd sistemātiski dara to, jo es uzreiz pierakstos tās lietas, kas man interesē, bet jā, tas man pirmkārt sagādā prieku. Man patīk komentēt, otrkārt tas arī ir finansiālais aspekts, un kad es to visu sāku, komentēšanas daļa man allaži ir bijusi mājokļa jautājums. Tas ir kredīts, ko es noslēdzu ar komentēšanu. Līdz ar to es tā esmu sistemātiski salicis savus finanses, kas arī nav mazsvarīgas, un skaidrs, ka treneriem alga mums nav 12 mēnešu alga. Iepriekš man vispār bija 9 mēneši visu laiku, šogad pirmo reizi ir 10. Tā kā mums ir jādomā arī par savu ģimeni. Tieši pēdējās dienās Ģirds Kalniņš pacēlis jautājumu, arī bija Twitterī par komentētāju kvalitāti un cik komentētājiem jāgatavojās spēlēm. Tu gatavojies spēlēm? Jā, protams. Komentēšanai? Protams. Tev tā ikdienas bagāža nepietiek, jā, tāpat? Man jau arī mājās pārmet, ko es tik ātri braucu uz komentēšanu. Tev spēle sākās 9:30, kāpēc tu 8 jau sen neesi mājās? Es saku, vistīm man ir jāsagatavojās. Man skaidrs, ka man ir pieraksti un labā ziņa mums GO3 ir tā, ka mums ir konkrēts komandas. Mums ir, nav tā, ka katru reizi cita komanda. Līdz ar to tu vari papildināt savu iepriekšējo bagāžu ar pierakstiem un vēl pilnveidot, kas ir nācis klāt. Tā kā, tā ir tā ēnas puse, laikam es teiktu. Tā ir nevis ēnas puse, bet grūtākā daļa, ka tev ir jāsagatavojas. Tu neesi sagatavojies, paliec neinteresants. Manuprāt, tas ir tāpat kā trenerim. Tā kā tu teici, tu nepilnveidojies, tu vienkārši paliec uz vietas un nevienam vajadzīgs. Jā, tā gatavošanās, tas ir tas pats ķimperīgākais. Tev jāmeklē tur tā informācija. Ir kaut kādas lapas, bet, ja tu gribi kaut ko jaunu, tad tev tur ir jāielien nedaudz dziļāk un jāpaskatās gan mājaslapas, gan tā vietējā presē, un tad tu tur Google Translate kaut ko tulkot, tur mēģini, tur burties. Bet tas ir process, kas...
Tu esi arī izteicies, ka NBA basketbols tev absolūti neinteresē. Tas ir, kāpēc tā? Tur nav tiešām ko paņemt? Nē, Bostonā ir ko paņemt. Es esmu daudzas lietas redzējis Bostonā, Denverā, cik es zinu, bet es vienkārši zinu, cik daudz es iegūdu, es zinu, cik daudz citi treneri iegūda, un tas, ko es redzu tur, manuprāt, tas ir negodīgi pret treneriem, jo viņi tur nav vajadzīgi. Palielam, tas ir... Treneri nav NBA nav vajadzīgi? Es domāju, ka tur nav vispār vajadzīgi. Tas, kas tur notiek, tas ir... Un to arī daudzi NBA spēlētāji, kuriem man bija sanācis strādāt, arī šobrīd Mindaugs Kuzmīns, kas beigas savu karjeru Lietuvas izlasē vienu vasaru, viņš bija atbraucis pie Dairu ciemos, un viņiem tur arī kaut kā tur tā diskusija aizgāja, viņš ar to pašu teica. Tur NBA treneris, tas ir, cilvēks fans. Es nezinu, var pateikt viņiem, labi, es nenonieci nevienu Nacionālās basketbola asociācijas treneri, bet tā trenera nozīme tur, manuprāt, nav tik liela, un ka jebkurš spēlētājs var, manuprāt, jebkuru treneru atlaist, jebkuru zvaigzni. Es tāpēc tur, man ir grūti vienkārši to pastīties, bet tas ir mans viedoklis, citiem cilvēkiem patīk. Tiem, kam tas ir šovs vai bizness, super platforma, super lieta, kā to darīt. Tā kā tas nav priekš manis. Skaidrs, te gan es tev laikam piekritīšu. Par analītiku. Man šajā sezonā Žanis Pēneris sēž vai pie kreisās vai pie labās rokas. Viņš ir milzīgs ciparu fans un skaitļu fans un analītikas fans. Kā tu uz visām šīm lietām skaties? Kā tu to visu saliec pa plauktiņiem? Es saukstu to, ka mēs ar analītiku nodarbojamies jau 10 gadus, ja viņš to, ko viņš tur stāsta un dara, jo jebkurš treneris, kurš gatavojas spēlē, viņš veic analītiku. Tas, ko viņš stāsta, tas ir gan konkrētie skaitļi. Varbūt ar skaitļiem mēs tik daudz neņemamies šeit Eiropā, jo mums nav vienkārši tik daudz ko izskaidļot. Tur Nacionālā basketbola asociācijā skaidrs, ka Porziņš no vienas vietas izmet sezonas laikā 2000 metienus. Te mēs paskatāmies Eiropā, Rolandam Šmitam pieņemsim 4 metienu, kur tur analītiķi tur nav īpaši jānodarbojās. Skaidrs, ka tā ir laba lieta, tā ir vēl viena inovitāte, pie kā mēs arī piestrādājam, bet vai tas ir noteicošais basketbolā, es domāju, ka noteikti ne. Tas noteikti nav. Tā ir daļa no procesa, daļa no lietas, ko var ņemt kā piemēru, jo mēs arī, piemēram, VFA skautojot, ir programmas, kur procentuāli parāda, kur ir konkrētā komanda spēcīga, bet ļoti daudz informāciju mēs spēlētājiem nedodam par konkrētiem skaitļiem vai par konkrētām kaut kādām situācijām. To jūs būtībā treneru vidū paturat, to mēs zinām, bet viņiem mēs galvas ļoti daudz neliekam galvās iekšā. Un līdz ar to arī kaut kādas video analīzes mēs cenšamies maksimāli strukturizēt. Skaidrs, ka mums ir ļoti liels apjoms, ļoti daudz gan situācijas, gan viss tā, bet spēlētājiem mēs arī tā ir vēl viena lieta, ko mēs esam piekopuši pēdējo gadu laikā pēc iespējas īsāk, konkrētāk un disciplinētāk uz lietām. Mums nav tur Jānis Celmiņš ies 17% pa labi, 17 reizes pa kreisi, pēc viena dribla viņš metīs ar kreiso roku, visticamāk pick and rollā viņš dos uz stūri, tik detalizēti mums nav. To nevajag, mums ir, nav. Skaidrs, ka Jānim Celmiņam labā roka ir stiprā roka, no vietas mēs neļaujam mest un procentuāli mēs negribam, lai viņš aiziet pa taisnāko ceļu līdz grozam un met no labās puses. Īsāk akcenti, bet tādi skrupulozāki. Video sapulci, cik gari tev ir VFA? Nav mums gars, bet mums ir bieži. Mums ir tagad piekdiena kēla. Mums būs ceturtdien lapas. Ceturtdien būs pirmais video par stilu, par to, kā komanda spēlē, kā mums ir jāgatavojas, lietas, kas viņiem ir bīstams, kā viņi to dara. Jūs par tādu komandu kā Kēlu tomēr ar diezgan tā, es saprotu, smalki gatavojaties, ja? Mēs visām komandām vienādi gatavojamies. Mums nav tādas. Jā, vispār bez nav mums tā, ka, skaidrs, ka informācija ir nedaudz mazāk, jo mazāk spēlētājiem jāpievērš uzmanība, bet tā, ka mēs negatavojamies, tā nav. Tikko pret mažēķiem pārbaudas spēlēm mums nebija info, bet mēs katrai ir spēlē pieejam ļoti rūpīgi, jo es uzskatu, ja tu sāks šķirot spēles, tas dzīvē labi neatspēlēsies. Gan jau, kad spēlētāji tāpat zemapziņā viņš šķiro. Skaidrs, ka viņš šķiro. Skaidrs, ka šķiro. Tā ir trenera meistarība salikt pareizos virknējumus, salikt pareizos spēlētājus, kaut kur iemiksēt, bet tā mēs ceturtdien būs spēles stils. Būtībā tur vienkārši nebūs varbūt 4 vai 5 uzdevumi, kas mums ir jāizdara, būs 2, 3, kas ir, kā viņi to dara, kā ir jāaptur,
ko mēs attiecīgi darīsim. Piektdien no rīta ir spēlētāju video, bet viņiem jau lapas ir iedotas ceturtdien. Viņi zina visu informāciju, attiecīgi video par spēlētājiem. Braucam uz spēli. Un tad mums uzreiz ir Pērnavs. Sestdien no rīta vēl viens video. Tā kā video analīze nav gara, lai nenogurdinātu, bet pēc katras spēles ir savas spēles analīze, ko es pats veicu. Un, tas ir daļa no procesa. Par tavām paša karjeras beigām es jau teicu, tu šodien esi Eksis kā bijušais sieviešu izlases galvenais treneris un Eksis kā spēlētājs. Vai ne? Tev tā spēlētāja karjerā nebija pārāk gara, lai neteiktu vairāk. Bija tev arī citi varianti, ko darīt ārpus basketbola? Nu, nē. Tu esi cilvēks basketbols, ja? Nekāda varianta. Nekāda. Jo mums jāsaka tā, tev tēvs spēlē basketbolu, tev brālis spēlē basketbolu, tev mamma spēlē volejbolu augstā līmenī, vai ne? Tev sieva beigās arī spēlē basketbolu, vai ne? Māsa arī. Māsa arī. Pareizi, jā, māsa arī. Puika, tev var spēlēt basketbolu? Nav jau variantu. Viņam nav variantu, vai tu tā uzskati, ka nav variantu? Nē, es neko nespiedīšu. Es nekad nespiedīšu. Tas ir pirmais, ko mēs sarunājām ar Kristīnu. Un skaidrs, ka zemapziņā es gribu, lai viņš vismaz pamēģina, jo basketbolā ne tik daudz tas basketbols, bet tas, ka tevi iemācās disciplīnu, tevi iemācās strādāt komandā, tevi iemācās atbildību. Tu gribi komandas sportu, tā kā, jā? Es gribu, lai viņš iemācās tas, ka viņam ir jāceļās no rīta ar kaut kādu mērķi, nevis vienkārši tāpēc, ka jāceļās, ka viņš ir daļa no kaut kā, ka viņš ir svarīgs kādam, ja viņš neatnāks, viņš pievils komandu. Atbildība, jā, pret dzīvi, pret visu pārējo. Tas, ka vai viņš būs basketbolists, es to nezinu. Es nezinu, vai man gribētos tas, kas notiek tagad šobrīd jauniešu basketbolā, ko es skatos. Kas notiek? Pateikšu, tas ir slimi. Man bija iespējas aiziet uz jauniešu spēli. Es teicu Kristīnai, ja kaut vienu reizi dzīvē tu redzēsi kaut ko tādu no manis, vienkārši paņem no visu spēku iesim man pa muti. Jā, vienkārši paņem un iesim man pa muti un vienkārši izdara to no visu spēku. Es nezinu, kur ir pazudusi tā realitāte cilvēkiem, godīgi sakot. Tas, kā viņi uzvedās un visi šie gājieni, kad iet kauties savā starpā, iet sist tiesnešus, bērniem visu to redzot, un tas jau, tu jau traumē bērnu, ne jau pats sevi. Tu vienkārši bērnam lietas justies neērti, un es saku, tas nav vispār akceptējams un pieļaujams. Līdz ar to es nezinu, ko viņš izvēlēsies pats, bet es to negribētu piedzīvot. Es gribu, lai viņš spēlē, viņš ir priecīgs. Šobrīd viņš tur kaut ko pa malu ņemās, viņš ir nodarbināts, viņam patīk aizbraukt uz zāli brīvdienā, par ko man ir vislielākais prieks, ka viņš pats saka, tēt aizbraucam pamētāt. Un man tas ir, es teikšu, vislielākais gandarījums, ka viņš negrib palikt mājās, skatīties multens vai kaut ko. Viņš saka, braucam uz zāli, tā kā tas ir pats svarīgākais, kas man priecē. Tu saki, tu nesaproti, kas notiek. Man personīgi, ja godīgi, ir tas skaidrojums. Visi tie bērnu vecāki redz, viņi redz Porziņus, Žagarus, Šmitus, Bertānus un tam līdzīgi. Viņiem arī to visu grib transformēt uz saviem bērniem. Viss pavisam vienkārši. Bet lai viņi piezvana Žagaru tētim, Porziņu tētim un Bertānu tētim, vai kaut vienu reizi dzīvē Žagaru tētis ir balss pacēls uz savu bērnu vai uz tiesnesi? Tu domā, ka nav? Es pārliecināts. Es pārliecināts. Es atceros Žagaru tēti. Viņam bija 15 gadu Eiropas čempionāts U16 Polijā pie gadu vecākiem. Žagaram slikta spēle. Viņš vēl nebija attīstījies un skaidrs, ka viņi tur vienīgais, ko viņš viņam pateica, es agresīvs. Viss. Un neviena izpausme no tribīnēm, neviens tur Dainis Bertāns. Viņš droši vien vairāk darbojās ar Kiju, nekā kaut ko pārmet kādam citam. Iedeva iekšās dāviem pavisam noteikti arī Dairim. Un Porziņa tēti, es nezinu tik personīgi, bet arī, cik es redzu, man liekas, viņš nav tas, kurš tur bļaustās laukuma malā un māca visiem, kas ir jādara. Skaidrs, ka Kristaps ātri pārvācās uz Spāniju, bet kopumā es saku, tie, kas... Tur droši vien brāļi ielika pamatu, vai ne? Jānis tur īpaši, vai ne? Bet man liekas, Jānis arī nav tas vokālais un nav tas, kurš tur... iespaidot. Es vienkārši šeit, es nesaku, ka tas ir normāli, es vienkārši savā ziņā šeit nedaudz varbūt mēģinu saprast to vecāku būtību. Kāpēc tas tā ir, ja ne? Es gribu atgādināt to, ka no visiem tiem bērniem 97% nebūs Porziņi. Gan jau vēl vairāk. Vēl vairāk, jā. Es viņam arī saku, man nāk tur kaut kāda daļa bērna trenēties individuāli, kad man ir laiks vasarā, es jums uzreiz pasaku, es viņiem neiemācīšu spēlēt basketbolu, tā kā šie kungi, kuri krekli ir pie zāles durvīm. Viņi ir īpaši. Rolands Šmits,
tur ir Rihards Lomašs, Dairis, Dāvis, Andžejs. Viņi visi ir īpaši. Viņiem ir kaut kas nav parastam bērnam. Un to nevar uztrenēt. Tas ir tev vienkārši Dievs ir iedevis. Tev Dieviņš ir iedevis, un tas ir super talants, ko viņi ir pakāpeniski attīstījuši. Un tāpēc arī individuālajos treniņos es ļoti rūpīgi, īstenībā es neesmu izvēlīgs, bet es vienkārši negribu strādāt ar tik ļoti, kā lai pasaka, ambiciozi, nevis ambiciozi, super pārāk ambicioziem vecākiem, kur uzskata, ka viņa bērns kaut kas būs. Nu, tam bērnam ir jāaug. Pirmkārt, viņam ir jāpatīk basketbolam. Un ņemt 7-gadīgs, 8-gadīgs bērns uz individuālo treniņu, mācīt kaut ko, es domāju, ka tas nav pareizi. Nu, viņam ir jāmīl basketbols, viņam ir vispirms jāiemācās driblēt. Cik gados individuāls treniņš ir normāli? Pastāst man, kā topošā basketbolista tēvam varbūt. Nu, šobrīd jau vispār, man liekas, 7, 8 gadi visi jau grib darboties. Gribētu es saprotu, bet cik ir pareizi? Tur vispār 11, ir rotaļas, tur ir rotaļas un kaut kāda parastākā tehnika. Tur uzmanību, manuprāt, nevar noturēt 45 minūtes. Es teiktu, man tagad 11, 12 gadīgie, 10 ir, manuprāt, 9, 10. Ja kāds ir izaudzis jau 9, 10, es domāju, ka var pakāpeniski mācīt pie kaut kādām lietām, bet skaidrs, ka tur tas treniņu process ir daudz savādāks. Tev ir 2 vingrinājumi, kas ir jāmāca kaut kāda tehnika, 1 rotaļa. Rotaļas elements kaut kāds, 1 punkts, 1 metiens, 2. Kaut kas visu laiku jādomā, lai viņam ir interesanti. Viņam ir interesanti, atkal var iedot nedaudz tehniku. Viņam paliek garlaicīgi, uzreiz atkal pamaina. Tas ir arī tajos treniņos es nogurstu vairāk nekā nedēļā VFA, bet tas arī ir tāpēc viss cieņa jauniešu treneriem, kuriem ir 11 bērni vienā grupā, tas ir milzīgs darbs un milzīgs respekts un jebkuram jauniešu trenerim. Par treneru darbu tev arī citās intervijās ir prasīts par to, ka tu agrā jaunībā būtībā savu vecāko brāli trenēji. Bet es tev neprasīšu par to laiku, vairāk par to atšķirību, kā tas bija toreiz. Un kā tas ir tagad, jo šobrīd Mārim tomēr ir, karjeras, es gribētu teikt, ja ne pēdējā, tad varbūt priekšpēdējā sezona, to viņš varbūt pats labāk zina, vai ne? Bet kāda ir tā atšķirība, jo toreiz viņš noteikti, ka bija varbūt ne līdz galam pārdomāja, ko viņš tev tur pateica, vai ne? Šobrīd es tā pastāstu varbūt tu, jā. Ir daudz vieglāk. Daudz vieglāk. Pirmkārt, viņš ir profesionālāks pret sevi, pret savu ķermeni, pret visu apkārtējo, ko viņš dara šobrīd, nekā viņš darīja pirms 10 gadiem. Skaidrs, tas ir pirmais skaidrs, ka es esmu kļuvis pieredzējušāks un daudzās situācijās, kur es eksplodēju iepriekš, es droši vien būtu mierīgi pasauc viņu malā un viens acis pret acis izstāstījis, ka tas nav pareizi, bet super viegli. Es tā teikšu, viņš saprot, kur viņš ir nonācis. Viņš šeit ir tikai tāpēc, ka viņš ir labs spēlētājs, nevis tāpēc, ka viņš ir mans brālis. Viņš ļoti daudz palīdz man kopumā ar daudzām lietām, ar galvenokārt savu klātesamību, ar to, ka viņam ir galā 4 tituli no 4 kausi. Viņš ir vienīgais tāds Latvijā. Tas ir pirmkārt, viņš zina, kā ir uzvarēt, un līdz ar to viņš zina to, cik man tas ir svarīgi un cik daudz es tam atdodos. Un viņš to visu informāciju var nogādāt arī tiem spēlētājiem, kuriem ir dažreiz jāatgādina tas. Tas bija vairāk sezonas sākumā, kurā organizācijā viņi ir, kāpēc viņi šeit ir un kāds ir tas globālais mērķis, bet viņš pats ir super profesionāls, viņš ir, lai tu saprast, viņš bija satraumējies un mums ir treniņu process, kad vienmēr jaunie spēlētāji nāk pusstundu ātrāk. Viņam jābūt ātrāk svaros, pēc tam viņi pusstundu paši strādā. Viņš 2 nedēļas nāca ar jauniešiem, tikai tāpēc, lai atkal būtu formā. 39 gados es saku, Māri, ko dari? Man nav nekas jāpierāda. Viņš saka, nē, es gribu labi justies. Viņš pats to saprot, vai ne? Viņš to pats saprot, skaidrs, bet es saku, tev nav man nekas jāpierāda. Ja tu gribi, tu nāc, bet tas ir, manuprāt, lielisks piemērs gan jauniešiem, gan arī visiem spēlētājiem, kas ir ārzem un latviešiem, ka Džeks 39 gados atgriežas pēc traumas un ir pirmais zālē un grib trenēties. Tas ir tāds viņš nebija, kad es viņu trenēju pirmo reizi līdz ar to. Kāds viņš bija toreiz? Viņš bija, es gribētu teikt, selgojies pēc basketbola. Viņš atnāca nevis depresīvs, bet tāds ļoti un tev vēl mazais brālis, tagad viņš sāks kaut ko mācīt. Dziļi pārdomās par to, vai viņš vispār basketbolu grib spēlēt, jo viņam tur tie pēdējie gadi nebija izdevušies, un viņš tur
iepriekš, man liekas, viņš bija Portugālē, tur arī bija kaut kādas kavēšanās ar naudām, un tā komanda tur arī kaut kā dzīvoja laikam pa 2 vai 3, nu, tur viss sakrājās katrā ziņā, un viņš tāds bija jāpaceļ emocionāli, bet tā, ka viņš pacēlu, tad viņš bija ļoti labā štosē, un pēc tam izveidoja savu karjeru Ventspēlī. Tas arī bija interesants gads. Tu būtībā tu neslēp, ka jūs to basketbolu tomēr mājās arī aiznesat, vai ne? Un pārunājat, varbūt arī ārpus treniņiem, ārpus tā profesionāla darba, jūs tāpatās, tās lietas. Nē, mājās mēs nē. Mājās viņam ir 2 bērni, man ir 2 skaidrs, bērni. jā. Tur nē, bet pirms treniņiem. Mājās tā tēlēn, es domāju, varbūt arī ārpus treniņiem pārunājat kaut kādas lietas. Kaut kāds, bet nav tā, ka es pirms treniņa pienāku, es saku, Mačik, ko domā par to, kā tur tā. Zin, kā kaut ko viņam tomēr arī liela pieredze, viņš ir gudrs basketbolā. Treneru potenciāls ir viņam? Noteikti ir, un viņš arī daudz skatās. Mēs arī Eirolīgu skatāmies kaut ko kopā, mēs tur analizējam, runājam par kaut kādām lietām. Viņš man, piemēram, vakar mums bija spēle, viņš man pasaka nepopulārs viedoklis, bet man liekas tā. Nu, pa jauniešiem konkrēti, un es tā, okei. Ja tā paskatās, tev taisnība. Nu, nav jau tā, ka es viņam visam piekrītu, tā arī nav, bet globāli viņš redz ļoti daudz lietas, ko viņš savas karjeras laikā ir apgūvis un ir ielicis sev krātuvītē, un viņš palīdz man tās uzreiz pasaka un palīdz tām. Vēl viens varbūt no tā laika jautājums par sadarbību ar Baronu. Tev tur bija tā pieredze ar Ivo Zonu, ar Dāvi Zonu, par to arī daudz runāja. Ievies to skaidrību, kā bija patiesībā, ko no tevis prasīja, ko no tevis gribēja un kāda bija tā visa bilde. Vispirms milzīgs paldies Ivo Zonam. Ja nebūtu Ivo Zona, visticamāk, es tur nesēdētu. Viņš man iedeva iespēju. Par to es viņam būšu mūžam pateicīgs, jo viņš man noticēja vai arī noriskēja, laikam tā var teikt. Un par to es viņam katrā ziņā visu dzīvi būšu pateicīgs. Otrā lieta. Skaidrs, ka viņš bija vienīgais naudas devējs, un kā jebkuram naudas devējam un jebkuram tēvam ir kaut kādas ambīcijas, par ko mēs runājām 10 minūtes atpakaļ. Un bija nosacījumi, kas bija jāievēro. Konkrēti, tas bija minūšu skaits. Minūšu skaits, jā. 20 līdz 25 minūtes bija jābūt obligāti laukumā. Un pēc tam jau mainījās tie nosacījumi, vairāk bija jāiesaista ar bumbu, lai vairāk ir. Un tas bija tāds vienīgais nosacījums, kad visu laiku viņam bija jābūt laukumā. Jā. Tu kā treneris tās minūtes viņam meklēji, kuros brīžos, vai tu viņam devi? Skaidrs, es nezinu, vai viņš to bija ieplānojis savā galvā, Ivo, bet droši vien, ka bija, jo viņš ir ļoti gudrs cilvēks, un tas, ko viņš ir uzbūvējis, tas ir... Nav jautājumu, jā. Bet es arī gribu uzvarēt. Es arī esmu ambiciozs tāpat kā viņš, un es arī veidoju savu karjeru. Un skaidrs, ka man apkārt ir vēl citi spēlētāji, kuri arī nāk un uzdod jautājumus vispirms man. Hey, coach, what's going on? Kas te notiek apmēram? Kāpēc Tēlers Larsons sēž uz beņķa un Dāvis Zona nāk starta pieciniekā? Un tad tu mēģini to visu izstāstīt, kā tas notiek. Un, beigās tas sanāca nevisai, es teiktu tā, gludi. Viņam bija daļa taisnība, man bija daļa taisnība. Tas pēdējais strīds bija par to, kad, nevis strīds, bet kas uzstādījums, kāpēc viss tas aizgāja tādā gultnē, kad mums bija piektā spēle Jēkabpilī, 2-2 sērijā, cīņa par pusfinālu. Skaidrs, ka es gribu būt pusfinālā, skaidrs, ka es gribu medaļu. Un tur bija uzstādījums, ka dāmi jāspēlē 25 minūtes. Es un treneru korpuss, mēs sapratām, ja viņš spēlēs 25 minūtes, mums uzvarēt. Jēkabpilī toreiz bija ārkārtīgi stipra komanda. Ļoti stipra komanda, nav varianti. Es nolēmu noriskēt, un man kaklā ir medaļa. Mēs uzvarējām, bet... Darba tev vairs nebija? Darba man vairs nebija, jā. Kaut gan līgums tika pagarināts, bet tas viss tika darīts mākslīgi, lai pēc iespējas ilgāk novilktu to laiku, termiņu. Tur negribu tajās detaļās ieiet, bet jā, darba vairs nebija. Viņam bija taisnība, man bija taisnība. Nezinu, tāda dzīvē notika, es tur ļaunprāt neturu. Protams, ka tajā brīdī es domāju, ka viņš ir vissliktākais cilvēks, ka viņš man nelaiž. Man bija vairākas iespējas, labas iespējas, tomēr mēs izcīnījām bronzu ar Baronu, kas bija super negaidīti, bet tagad es pilnībā saprotu viņu, un es saku, es tur neredzu neko tādu. Ko Dāvis tagad dara, tu zini?
Es neesmu interesējies, bet, manuprāt, viņš tur Barons kvartālā palīdz tētim kaut kādām... Basīts, Basīts nav uz vairs, jūsu. man liekas, jā, uz jūsu, man liekas, jā. Un viņš palīdz kaut ko ar tiem nekustamiem īpašumiem, dzīvokļiem, es tik sīki nezinu. Neesmu arī saticis. Par basketbolu kopumā tavā dzīvē tu jau teici, ka tā ir daudz. Kur ir tie brīži, kad ir pa daudz? Kad tev varbūt sieva saka, klausies, cik bieži viņi tev vispār saka to, klausies, davai prom no basīšu kaut ko citu? Nav, viņa man tā nesaka īstenībā. Viņa saprot, viņa zina, cik tas daudz man nozīmē, un viņa zina tagad konkrēti, cik ļoti es cienu un respektēju darbu VFA, cik ļoti man tas ir īpaši. Viņa ir bijusi, var teikt, visu 7-8 gadus kopā ar mani, un viņa redzējusi, cik ļoti es tur esmu gribējis būt, cik ļoti man tas ir īpaši. Un, līdz ar to viņa sezonas laikā nekad neatļaujās man pateikt kaut ko par to, kad ir daudz, jo es saku, nav jau tā, kad es apmēram aizēju mājās, 6 televizoru un tikai basīts. Es pietiekami normāls cilvēks esmu un mājās es vispār nestrādāju. Tomēr, nekad. Mājās es nestrādāju, tur ir mani bērni, kopš piedzima Robijs, man ir viens likums, es mājās nekad nestrādāju. Es braucu uz darbu 3 stundas ātrāk, vienmēr strādāju darbā, vai arī, skaidrs, basīt es uzlieku, bet ja viņi nav mājās, es mājās varu pastrādāt pie galda, bet tā, ja man ir bērni, es nekad nestrādāju, vai griežu video vai ko. Ja viņš noliek viņus gulēt, es varu sagriezt video, bet tā, kad viņi ir, tā ir pilns fokus uz viņiem. Tur nekad nav basketbola analīze vai tur tagad nākamā treniņa kaut kāda salikšana, bet arī tā kā es jau minēju tev aizkadrā, mēs saliekam tā, kad man tās 2 nedēļas super intensīvas būs, viņi zina, ka mani labāk neaiztikt. Lai viņi tur paņem, piemēram, bērnus aizved uz dārziņu, viņa tādas lietas izdara, ko es ikdienā pats varu. Saimnieciskās lietas, jā, noliekt malā, un tad es saku, ok, davai Začuku, mēs sarunājam tā, tad tu varēsi aizbraukt ar māmu, atpūsties 4 dienām, uztaisīt restartu, kas arī viņai ir svarīgi, un es pieskatu visus bērnus. Tā kā mēs labi saplānojam to visu, un sezonas laikā mēs zinām, ka būs daudz, bet tad pēc sezonas mēs noliekam to malā un pilns fokus tikai uz vasaras atpūtu, uz restartu un tādām lietām. Pirmā raidījuma, pirmās daļas beigās pavisam vienkārši jautājums. Pasaulē vairs nav basketbola. Ko dara Mārtiņš Gulbis? Nav basketbola vairs. Tā diena nepienāk. Tā nepienāk, bet viņa pienākusi. Gan jau vietas cits sporta veidā. Kurš tas būtu sporta veids? Es nezinu, es nezinu. Pludmales volejbolā trenēt. Man patīk, man vispār patīk silts laiks, patīk. Kuram nepatīk? Ir kāds, kuram nepatīk? Es nezinu, ir varbūt kādam, kuram pa daudz ir. Man patīk dinamika tajā sporta veidā. Tas ir otrs sporta veids, kas man tiešām ir sirdī tūs. Tev māma ir volejbols bijusi, es tev teicu. Tu saproti to sporta veidu kā tādu krietni vairāk nekā tāds ierindas skatītājs? Jā, pavisam noteikti. Jā, klasiskais volejbols man... Bet kaut gan es arī dažreiz tagad paskatos, kā Polija spēlē, tur vaiprātīgs līmenis, vaiprātīgs atletiskums. Eiropas vadošās līgas. Jā, tur fināls olimpiskajās spēlēs tur arī bija, pat sievietēm bija, tas nav pārmetums, bet tāds, ka tu skaties un tāds, wow, kas te notiek. Bet beach, tas ir, tā ir tāda... Man kaislība, man Rihards Lomašs, mēs te kaut kad jāsarunā, mums ir tā cīņa, man tās gūžas gan neatļauj, bet viņam es nezaudēšu, tas ir skaidrs, tur kaut kā atradīšu, mums tur Ramavā ir tāds, bet tur tās biezās smilts, man būs grūti palikt. Tev jāatrod kaut kā betons ir, ja? Nē, tāds mīkstāks smiltiņas, es jau nevaru palikties man uz gudrību. Tev tieši mīkstāks vajag, ja? Jā, man tas... Tad tev uz Jūrmālu tepat jābrauc ar bulduriem uz Majoriem. Es neesmu bijis, Osans izskatās arī, nevis Osans, bet kas olimpiskajā? Osans arī ļoti labi laukumu izskatās. Tur paskatīt, tur varētu tādu servīti paņemt viņu. Jāizdomā, tur jābūt štosē. Bet viņš man tā atslēdz arī Jūrmalā pagājušajā vasarā bija foršs posms. Tā ir lieta, kas man patīk. Un arī mūsējā labi Fokarots man simpatizē. Pļāviņš vienmēr ir bijis etalons, jo viss sāk ar aizsardzību. Tā kā tas ir tāds mans stils. Vien brīdi man likās, ka vispār neatceros, kurš tas bija gads, kad neviens nevar iesist viņam, viņš visur ir, un tas ir tas, kas man simpatizē ļoti. Potenciāls treneris arī pludmales volejbolā, ja gadījumā basketbola vairs nebūs. Ar viņu mēs tiksimies pēc reklāmas pauzītes, kad Mārtiņ, tu griezīsi Domina Shopping tēmu ratu, tur kas laiks ārā, tur pirmā raidījuma daļa tie bija tikai ziediņi, to es tev varu absolūti apsolīt, tā ka nelielā reklāmas pauzīte aizskrienam, pēc brīža esam atpakaļ.
Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Ko, mums šeit tirdzniecības centrā Domina Shopping, malkojot minerālvielām bagātāko ūdeni Baltijā, Vitautas reklāmas pauzīt pagāja visai raiti. Mārtiņš Gulbs ar vienu kopā ar mani joprojām šobrīd VF komandas galvenais treneris, bet kā eksis, bijušais basketbolists un arī bijušais sieviešu basketbola izlases galvenais treneris, griezīs Domina Shopping tēmrātu. Uzgriežam, un tad es tev izstāstīšu, kas te tālāk notiksies. Tātad būs vairāk piegājienu, vairāk griezienu. Zem katra mūsu atbalstītāja logo ir paslēpta tāda īsta tēma. Tev būtībā jāiedod tāda pirmā asociācija ar to, ko es tev piedāvāšu, ar to, ko piedāvās mūsu atbalstītāji. Ko? Vitautas, vai ne? Tu pats reklāmas pauzē teici, ka garšīgs ūdens, vai ne? Jāpiekrīt. Ne pirmo reizi veldzē eksus šeit mūsu raidījumā. Mums piedāvā, jā, 2 Twitter ieraksti. Tavi Twitter ieraksti, ja? Sen tur neesmu rakstījis. Bet diezgan aktīvs. Agrāk tu esi pašķirstīju un diezgan daudz tu tur esi visu kaut ko retvītojis. Tā man bija laiks, tagad man nav vairs laika. Nav vairs laika. Jāatsāk, zini, kā ir Nē. Nevajag? Es nezinu, man tas... Kas tev vispār sociālajā tīkli? Tā ir veids, kā tu kaut kur kontaktējies, veids, kā tu iegūsti informāciju? Vai? Gan tas, un arī kaut kur brīžiem saprotu to, ka man viss kārtībā ir, kad pēc kaut kādiem ierakstiem vai kaut kādiem video, es saprotu, man viss kārtībā vienkārši jāturpina dzīvot tālāk, jo tas, ko tur brīžiem ieliek, es vēl neesmu tajā TikTokā iet, es domāju, ka tur tev vajadzētu arī? Nē, man pietiks, tos man tiešām nevajag. Jo es zinu, ka Sāns Ozoliņš, viņš pagājušā sezonā arī viesojās šeit, viņš arī neslēp, viņš arī TikTokā ir jau, tā kā, tad viss iespējas. 2 tātad Twitter ieraksti, viens no 17. gada, 2017. gads, un es pavisam īsi varbūt to sākumu, tad tu saki, kurā brīdī stop, kur pietiek, vai ne? Mēs skatītājiem uzliksim arī pilnā garumā, bet oficiāli atbrīvots no ieslodzījuma. Katru otro dienu klausoties, cik slikts, slings un nevarīgs esmu. Uz ielas izmests 1 dienu pēc sezonas beigām. Vasaras sākumā saņēmis nosacītu sodu un 5 mēnešu laikā nevienu reizi nav atbildēts uz nevienu zvanu, ziņu, atteikts darba devējam, jo naudai un varai esot spēks. Atceries kaut ko tādu? Es varu paturpināt vēl. Nevajag. Paldies maniem vecākiem, un tā tālāk. Kas tas bija? 2017. gads? Tas bija pēc vasaras. 3 dienas pirms septembris, ja nemaldos, tas bija. 3 dienas pirms sezonas sākuma, jaunās sezonas. Oficiāli Barons klubs pasaka, ka nebūs. Līdz ar to man ir 3 dienas, lai atrastu darbu. Skaidrs, ka tas nav iespējams normālā situācijā. Tas tika darīts ar nodomu, lai atrieptu man to, kad es neuzlaidu laukumā dēlu izšķirošajā cīņā. Par to, ko tu stāstīji. Jā, un tika vilkts maksimāli ilgi, jo man bija 1+1 līgums ar klubu opciju. Un viņiem bija iespēja pagarināt. Neskatoties uz to, ka mums tā vēsture tur bija. Bet tad visu vasaru tu komandu trenēji, ja? Nē, es netrenēju. Neko netrenēju. Okay. Vienkārši viņš pagarināja līgumu ar domu, lai es nevaru atrast citu darbu, ka man ir spēkā esošs līgums. Es tur rakstīju 5 mēnešus, mēģināju sazināties mēs tur ar juristiem, mēģinājām kaut kā laust to līgumu un nekādīgi. Un viņi tur speciāli vilka garumā, jo es arī savienību iesaisties, saku, tas klubs nebūs. Viņi vienkārši dara to par spīti, bet viņi speciāli rezervē zāles fiktīvi, lai viņi tā kā iet uz priekšu un 3 dienas pirms deadline, kas arī, manuprāt, ir īsti nepareizi. Kā tad var 3 dienas pirms turnīra pateikt, ka nebūs klubs? Un viņi pateica, ka nē, un novilka speciāli tik ilgi, lai es neatrastu darbu, jo man tur bija pārunas ar vairākiem klubiem, bet es nevarēju tikt ārā no turienes un līdz pat pēdējai dienai. Un paldies Dievam, tomēr tiešām paldies Dievam, Jūrmālas klubs tur pārstrukturizējās, arī tur bija viņiem iepriekšējā vadība tur mainījās, ja Romānovs Edgars nāca pie šprices, un mēs nedēļu pirms turnīra sākuma vai kaut kā tā
sākām vienojāmies. Nedaudz ātrāk, jo mēs vienojāmies, jo zināju, ka nebūs Barons. Un mēs aizdējām vienu spēli un uzreiz gājām iekšā sezonā. Tā kā ir bijis visādi. Šī ir laba pieredze. Šī ir iespaidīga pieredze. Labi, ejam pie otrā tava sociāla tīkla ieraksta arī. Te jau kaut kas stiprāks garums, jāņem. 20. gads, 3 gadu vēlāk. Diezgan ilgi ir klusēts un ticēts melīgiem solījumiem. Atceries jau tagad, jā? Jā. Jūrmalas domai īsti nav skaidrs, kad es un mana komanda neesam lēles, ar kurām rotaļāties. Baigais, es tur zinātnieks. Tur bija, tu vari pasties to garumu, jā, apmēram. Tā tu esi dzējojis, ja tu saki, šobrīd ir... Nē, tas arī bija sāpīgs brīdis. Tas ir atkal savukārt ar Jūrmalu, kas tev deva iespēju, vai ne? Jā, deva iespēju, mēs izcīnījām bronzu un Baltijas sudrabu tajā sezonā. Un tas vispār liekas... Tajā laikā Jūrmalas komanda bija man viena no simpātiskākajām komandām. Es atceros, jūs spēlējāt tajā mazajā tā zālīt, kur bija tās, man liekas, tās 2-3 rindas. Nē, Tauranītī. Tas bija cits gads, tas bija Zvirziņš. Tas bija Zvirziņa laiks, jā, pareizi, Šķēle, taisnība, jā, tas bija jau pēc tam. Tas bija iepriekš. Iepriekš, jā. Jā, un toreiz arī kaut kas, es neatceros, kas tur bija, bet detaļās neieiesim, bet beigās mums tur kaut kas nemaksāja algas, un tā doma tur kaut ko pavērs Edgara virzienā, un tur Jānis menedžers bija, ģenerālmenedžers Voins, jā. Tā viņi kaut ko tur, es nesapratu, un beigās tur, sāpīgi bija. Tā visa sezona bija smaga, mēs tur Kā tur beidzās toreiz Jūrmalā? Covid bija. Covid gads. Covid sezona aprāvās martā aprāvās sezona, un mēs nenospēlējām līdz galam. Tā mēs bijām piekrituši 4 mēnešu vietā 2 algas, visi spēlētāji, un atlaicās tas sponsors. Pat tā jūs, jā? Jā, mums bija tāds, mēs bijām tur baigi, tā komanda arī bija tāda, iesim līdz galam, bet tur naudas nav. Kas tur bija toreiz sastāvā tev? Uģis Pīnete bija, Nenis Kristīnijas mums bija, Edgars pats bija. Es pat neatceros, kas mums vēl tur bija pa jauniem. Kaut kas mums tur bija vēl... Viens amerikāns bija, bet arī... Slikta atmiņa tev, 20. gads, tu jauns čalis esi tev. Nē, es tagad domāju, es tā nosauku piecinieku. Pīnete, Denis, Jeromānovs. Kas mums vēl tur bija? Es vēl nesen skatījos. Tur nebija, man liekas. Bija ārzemnieks, mums tas ir Jordans Grants tāds. Pa $1000 braucu spēlēt. Tad mums bija Šulcs, Kristiāns jaunais, Roberts Bērziņš, Būmeistars. Viss nosauc. Nekas tāds spilgts. Klau, noslēdzot šo tēmu un dodot tev iespēju otrajam griezienam, kas šobrīd ir mainījies Latvijas basketbolā salīdzinot ar tiem laikiem? Tu tikko pieminēji $1000 algu, ja? Kas ir mainījies tā globāli? Vai ir kaut kas daudz mainījies vietējā līgā, vietējā basketbola saimniecībā? Skaidrs, ka komandas ir kļuvušas konkurētspējīgākas. Un komandas šobrīd ir tuvāk VFam, es domāju, nekā tajā brīdī. Cik ir lielāka alga šobrīd VFā? Es nezinu, vai es tā varu teikt. Protams, ka var. Šeit viss stāst visu. Šeit viss stāst visu. Mārtiņ, tur nav diskusija. Vairāk kā pa 5. Vairāk kā 5000. 15 tātad. Nē. Nav līdz 10, nav nevienam un nav arī. 8, ja? Tātad. Nav arī tik. No 8 ir vienam. Nav. Nav? Arī nav, ja? Nav. Tā nav patiesa informācija. Labi. Jā, bet ar ko vēl varbūt ar ko vispār Latvijas basketbola saimniecība mainījusies? Es gribētu teikt, ka pārējie klubi ir kļuvuši tādi ambiciozāki un viss, manuprāt, saistīts ar to, ka pagājušajā sezonā ienāca Zeļi, ka ienāca viņi ar tādu troksni, jāsaka, atklāti, un viņi, manuprāt, nedaudz saduļķoja šo visu dīķi, kas bija nedaudz iestrēdzis. Un pārējās komandas, jā, ļoti labi. Arī Vefs kļuva uzreiz jaudīgāka, tāpat tās redzam, arī Valmiera kļuvusi daudz jaudīgāka. Tāpat tās arī Liepājas, cik es saprotu, šobrīd meklē papildinājumu un ir kļuvusi jaudīgāka. Ventspils arī droši vien neapstāsies. Tā kā tas tikai padara Latvijas basketbolu labāku. Tā kā tas ir ļoti labi. Nu ko, laižam tālāk. Es tā vienkāršāk, lai nav jau. Jāskatās. Nu ko, Sportlandu mēs pieminējām, vai ne? Sportlanda dāvankārta beigās leģendāro MVP Jusufam Sanonam. Arī viens no mūsu atbalstītājiem. Ģimenes biznesa. Jā, nevis ģimenes biznesa, bet sieva strādā, māsa vīrs strādā. Tā jau gan drīzāk kā ģimenes biznesa. Jā, ģimenes uzņēmums, tā kā nevajadzētu sačakarēt neko. Labi. Sačakarēt tev būs iespēja.
Rīms Kurtinaits ir treneris, skaļš un jaudīgs, ar kuru arī tevi sanācis pie kura patrenēties, vai ne? Pastāst, varbūt es daudz par viņu, varbūt citās sarunās un raidījumos līdzīgos stāstījis, bet tomēr Eksos vienmēr visu izstāst pašu sulīgāko. Kas ir tas, ko tu vari par viņu atklāt tādu, varbūt kaut kas no treniņiem, varbūt kaut kas no sadzīves, varbūt kaut kāds īpašs stāsts? Tur ir ļoti daudz, tur nepietik tas stundu. Tur atceries. Baigi nesteidzamies. Jā, tur bija... Es pat nezinu, ko es esmu stāstījis, ko es neesmu stāstījis. Viss tāds no treniņa procesa, viss tāds kosmiskākais bija. Mēs ienākam treniņā. Parasti arī tagad tās tendences ir tādas, ka tu ienāc treniņā, tu uzreiz nemauc. Tu ienāc, tu tur pirmkārt tu izrullējies, sagatavo ķermeni, vispirms tu esi svarzālē, tu atnāc, tu pirmie 3 tie uzdevumi iesildošie, tās 10-15 minūtes tu tur nenogalini viens otru. Viņam bija tāds uzdevums 5-5 bez dribla. 5-5 bez dribla, uzreiz pirmais. Tas jau ir kosmos. Un obligāti punkts skaitās tikai tad, ja pārējie ir pārgājuši pāri centra līnijai, tā kā pārskrējuši pāri. Un ja tavs cilvēks iemet, tev jāiet malā pumpēties 10 reizes. Reķini, ja tavs cilvēks iemet, visu laiku pumpējies, jo visu laiku viņš metīs grozā. Un tad kaut kā tur vienu vasaru Kristofs Valters izdomāja atnāk patrenēties. Skaidrs, ka viņš neko nav. Tā tikai uz vienu treniņu. Jā, tas arī ir dzirdēts. Nē. Un viņš bija Malagā, Unikahā. Viņš tad labākie gadi viņam bija. Viņš tiešām labi spēlēja. Tie bija, laikam, top gadi. Jā, un pirmais uzdevums, protams, ir 5 against 5 without dribble. Es jau skatos, tam acis liels. Viņš saka, tu stāst uzdevumus, bez dribla maucam. Mēs ar kāds 3 minūtes maucam, skaidrs, ka tur visi skrienam. Un Ādis pacēla rokas, maiņa viss. Man šitas nav vajadzīgs. Vasarā tagad pirmais uzdevums. Un Rimas zina, viņš ir Rimas. Vakar kojetiņā bija pasaidējis. Nē, gan jau, ka nebija, bet varbūt bija. Bet, un Rimas, apmēram 3 reizes rupjāk. Ko tu vispār iedomājies? Kas tu tāds esi? Ātri ārā no šejienes. Tas viņam bija pēdējais treniņš. Viņš netika līdz otram vingrinājumam. Bet tur bija kosmos. Pēc tam Kaspars Bērģiņš pievienojās. Tur arī viņam tur bija, tur bija. Ko tu no Kurtinaita esi paņēmis pats kā treneris? Noteikti no katra trenera, no katra cilvēka, ko tu satiec dzīvē, tu kaut ko paņem, vai ne? Ir varbūt arī cilvēki, no kura nevajag ņemt, vai ne? Jā. Bet ir kaut kas tāds? Varbūt kādu vingrinājumu iesildīšanās bez dribla. Es nezinu, šito iedot, man būtu 4 cilvēki pēc nedēļas. Bet viņam bija viena ļoti laba īpašība, skaidrs, ka tas bija pa daudz, bet viņš nekad negāja uz nākamo posmu, pirms mēs neizdarījām pareizi iepriekšējo. Līdz ar to pirmais mēs sākām treniņu procesu, pašu sākumu, viņš uz laukumu salīmēja lapiņas, kur jāskrien, līdz kurai vietai konkrēti spēlētājiem ir jābūt. Un mēs skrējām kādu nedēļu. Un ja kāds nebija līdz konkrētai vietai, vēlreiz. Skaidrs, ka šobrīd tā neviens nedara, bet viņš bija tāds ļoti prasīgs. Bet tas ir tas, ko tu esi no viņa paņēmis. Jā, kad, es neesmu paņēmis tādā līmenī, bet tas ir pareizi, ka tu nevari skriet, piemēram, sadarbību, ja tu nezini, kā aizskait ātri uzbrukumā, kur katram spēlētājam ir jābūt. Un viņš to dienā mācīja, to katru dienu, ja kāds neaizskrēja līdz līnijai, tur bija konkrēts lapiņas, kur jāskrien garajam, kur jāskrien mazajam, ja nokustās tā, kur katram ir jābūt. Tur tāpēc arī mums bija, es pat biju aizmirst to jaunums, manuprāt, Edgars atgādināja vienreiz, ka pirmā spēle pret Valmieru bija 43-8 vai kaut kas tāds. Es jau biju aizmirsts. Un kad mēs tiešām tur, man liekas, līdz kombinācijām mēnesi netikām. Mēs tikai skrējām. Tā, piemēram, treniņā skriet 8 laukumus, 8 reizes 6 laukumus treniņa laikā, 40 sekundēs. Tas bija tā kā ikdiena, ka treniņš nav bijis vēl. Tur tās gūžas arī tā palika? Ne tikai man palika gūžas. Es pat īstenībā nebija tā, ka baigi traumējās tajā brīdī, bet pēc tam, karjeras gaitā tur visiem Jāničs, Sāņa, Dairis, visiem tur tas pats Parahauskas, viņam arī tagad problēmas ar gūžām. Kā saka, ielikt pamats nākamajai. Šitajos treniņos, Mārtiņ, ka ir jāmāk vienkārši pareizā brīdī piesačkot, vai ne? Tur nevarēja. Nevarēja? Nekādīgi? Viņš visu redzēja. Traksēs. Kristofs mēģināja piesačkot. Man to nevajag. Kristofs mēģināja maiņu. Tur īsti nebija. Jā, tur nevarēja tā. Tur nevarēja tiešām. Nebija variantu. Vēl turpinot šo tēmu, ko tu esi paņēmis no citiem treneriem, es tad pasaukšu vietējos trenerus. Jānis Gailīts.
Ko no viņa paņemt? Jo es domāju, ka tu kā... Bet man jau viņi nesanāca, kur tad es viņu... Tu tāpat viņu vēro ikdienā. Nu, es domāju, ka varbūt kā no personības, varbūt no treniņa procesa kaut ko, varbūt, nezinu, no taktiskām lietām. Jānis Gailīts ir ļoti gudrs. Ļoti gudrs. Ļoti gudrs speciālists ar ļoti inovatīvām idejām par basketbolu, par to, kā basketbols ir jāspēlē un par to, cik detalizēti viņš pieiet, manuprāt, treniņu procesam un arī tam spēles stilam, ko pieprasa attiecīgi pretinieks. Tā, laikam, es baigi gudri pateicu. Lai saprastu, es arī skatos Jānis spēles. Es sekoju tādiem treneriem, kuriem es ticu un redzu, ka viņiem ir tā filozofija vai tas virziens līdzīgs kā man. Un tādu basketbolu, kā viņš šobrīd spēlē, nekad VFA viņš nespēlē. Tik ātru, tik plūstošu, kādu viņš spēlē šobrīd Vācijā. Bet tas ir kāds spēlētāja resursi citādāk? Nē, tas ir trenera meistarība. Trenera... Tā kā viņš ir spēris vēl viens soli, ja? Jā, spējīgs saprast, kāds basketbols ir uzvarošs basketbols attiecīgajā līgā. Viņš ir adaptējies un viņš arī pats, manuprāt, ir teicis, ka viņš ir sapratis to formulu. Šobrīd kāds basketbols strādā Vācijā, bet ļoti iespējams, ka tāds basketbols nestrādāt kaut kur citur. Līdz ar to es vienmēr esmu uzskatījis, ka labs treneris ir tas treneris, kuru ieliekot sieviešu izlasē, viņš izspiedīs maksimumu, ieliekot Baronā pirms 5 gadiem viņš izspiedīs maksimumu un ieliekot viņu Real Madrid, viņš izspiedīs maksimumu. Tas ir labs speciālists, kurš spēj pielāgoties. Skaidrs, ka katrs nevar strādāt ar Real Madrid zvaigznēm vai arī ar Baronas komandu vai arī sieviešu izlasē. Bet tev ir jāspēj... būtībā uz jebkuru uzņēmumu vadītāju varam attiecināt, uz jebkuru nozari, vai ne? Tas nav tikai basketbols. Tas ir tas, ka tu kaut kur paņem malā savu ego, līdzīgi kā spēlētājiem vienmēr saka, upurēsim ego valsts vienības vārdā vai arī kluba vārdā, un tu nevis spītīgi uzspied savu, kā tu redzi, un kad tam jāsta, bet tu pielāgojies būtībā komandai un spēlētājiem, ne jau, protams, tur tik daudz, cik viņi tev kāpj uz galvas, bet līdz brīdim, un tu pilnībā pārstrukturizē savu basketbolu, kā tu gribi spēlēt. Okay. Tā ir meistarība. Vēl viens izlases treneris Arturs Sockis Rubens. Ko no viņa paņemt? Arturs, līdzīgi kā mēs visi esam darbaholiķis. Man bija iespēja ar viņu U16, viņš man uzaicināja pa asistentu palīdzēt viņam. Arī ļoti tāds, kā lai pasaka, ļoti rūpīgi, detalizēti iziet cauri visam pilnībā. Tā, ka līdz pašam punktiņam, pēdējam un ļoti... Šis nevar būt pa daudz kādreiz? Varbūt. Man arī, es pats sev esmu pieķēris, ka brīžiem ir pa daudz, vienkārši dažreiz pat ir tā vienkārši jāpalaiž. Tad tev pašam negribās un arī, piemēram, kad tu kaut ko atstrādā vai spēlē, tu zini, ka būs kļūdas. Es, piemēram, Isufs sanācu sezonas sākumā, es nositīšu, domāju, vispār. Tagad es nāku uz treniņu, es zinu, būs 4 tādas situācijas, kur, kas te notiek. Bet es, Isuf, vai maucam tālāk, un es tā kā tā arī, manuprāt, ir tāda veida pielāgošanās savu spēlētāju saprašana, ka tu saproti, ka tev ir jāsagramo tas, kaut gan tu dziļi sirdī to nevari, bet tas palīdzēs komandai. Tā kā tas arī vēl viens lieta, kad tu gribi kaut ko treniņā uzlabot, tev ir jāļauj spēlēt, jāļauj kļūdīties, jāļauj viņiem pašiem uz nogurumu. Tu redzi, kad ir katastrofāla kvalitāte, katastrofāls līmenis tam, ko mēs darām, bet tev ir jāļauj viņiem pašiem kļūdīties, pašiem saprast. Un par Arturu, manuprāt, arī viņš māka atrast no pieejamā resursa maksimumu, kas ir ārkārtīgi svarīgi jebkuram speciālistam. Vēl viens potenciāli, kurš varētu būt tavs oponents, domāju, tuvāk pavasarim Juris un Braško. Par Juri es tā neesmu. Ja nav, tā nav. Es neesmu viņu tik ļoti nepazīstu. Jā, es viņu nepazīstu. Jo viņš 2. gadu tikai ir galvenais treneris. Pirms tam labi, tajās spēlēs, kuras es spēlēju pret viņu, tur redz, kā viņš reaģē tādā situācijā šādā. Viņš, manuprāt, ir uzbūvējis ļoti dinamisku komandu ar ļoti netradicionālu basketbolu, kas priekš Latvijas Igaunijas līmeņa ir ļoti sarežģīti atkožams pretinieku komandām, jo tāds ātrās mums arī bija problēmas. Pavisam noteikti mums arī bija problēmas. Tās ātrās pārējas, Sezonas pirmā mača, ko tu atceramies, ja? Jā, tas vēl tā, bet es domāju, tieši kausa pusfināla 1. spēlē, 2. spēlē.
ka tās ātrās pārējas, tā dinamika, cik ātri viņi pāriet no aizsardzības uzbrukumā, tā ir viena, es pat teiktu, ātrākā komanda līgā. Ventspils, manuprāt, ir rezultatīvākā, bet Zeļu pārēja no aizsardzības uzbrukumā ir ārkārtīgi bīstama, un tas ir tas, ko viņi kopā ar Dāvidu Čoderi ir uzbūvējuši. Labi. Nu, ko pietiks saukt treneru uzvārdus, griežam vēlreiz Domina Shopping tēmu. Nu, redz, tu esi ļoti prātīgāks, tu uzgriez lēnāk, lai netērētu laiku, vai ne? Pilnīgi pareizi. Bet ko, Deikman, viens no arī tirzniecības centra Domina Shopping veikaliem un piedāvā tēmu treneru uzrunas. Varbūt kas īpaši no tevis paša, kā top tavas uzrunas pirms spēles vai pārtraukumos, jo mēs redzam tajos īsajos pārtraukumos, tu esi pietiekami ekspansīvs, vai ne? Tur Jāņa Gailīša viens pārtraukums pagājušā sezonā, tur aizgāja sociālajos tīklos, tur ar tūkstošiem skatījumu, tu ar daudz neatpaliec un esi emocionāls, bet tieši par uzrunām. Ja tādu emocionālāko... Tev ir kāds treneris bijis pašam, varbūt, kur tu saki, tā uzruna, tu tas pateic. Te tagad nezinu, kā es notrīcēju vai zosādi uzmetās. Ja godīgi, tā ir lieta, par ko es mazāk domāju pēdējā laikā. Tas, man liekas, ir kaut kāds... Jo tu teici, ka ģērbtuvi svarīgi. Man liekas, ka treneru uzrunas ir būtiski ģērbtuvi sastāvdaļa. Tev ir jājūt savu komandu, ko tu saki konkrētā brīdī. No tā kopumā. Bet ja tāda viena uzruna, ko es pats personīgi atceros, ir strādāja Jelgavā. Man bija ļoti jauna komanda, super jauna komanda, un man piedāvāja Barons pāriet sezonas otrā pusē uz Baronu. 2 reizes lielāks atalgojums. Un mums bija tieši spēle pēc nedēļas pēc Barona. Es atteicu, un tā sapulce bija par to, ka dzīvē nauda nav svarīgākais, bet mēs vienmēr atcerēsimies, nauda ir svarīga, bet tajā brīdī man nebija viņa svarīga, un vispār kopumā viņa ir viena no lietām. Ir svarīga, bet viņa nav pati svarīgākā. Un tās emocijas un lietas, ko mēs atcerēsimies, tu nekad nenopirkši par naudu. Un tā sapulce bija tāda, kad es teicu, ka es neizvēlējos naudu, bet es izvēlējos ceļu, ko mēs esam iesākuši un kas ir pats svarīgākais, un dzīvē man tas atnāks apakaļ. Un mēs vienkārši, es nevienu taktisku klēju nepateicu. Mēs vienkārši pa 20 iznīcinājām toreiz Baronu, tur bija Kambala. Visa šī brigāda mums bija tur pļaunieks, man liekas, 30 punktus iemet pret viņiem. Un tā bija tāda viena, es atceros, ka tie džeki klausījās, izstījās, ka tur dažiem astars nobirs. Bet ir bijušas arī jauniešu izlasēs, manuprāt, labas uzrunas tādas. Bet runa ir svarīga, jā. Pirmsspēles runa ir ļoti svarīga. Labi. Ko griežam tālāk? Daudz atkal netērējam laiku. Jisks. Pulksteņa radītāja virzienā mēs aizējam. Jā. RD Electronics arī viens no tirdzniecības centra Domina Shopping veikaliem. Tavs mīļākais tiesnesis? Nav man tāda. Nav man tāda. Tā, ka neviens. Tagad pateikšu, kāds zina, kas man ir notiks. Es pirms neiešu spēlē jau ārā. Zini, kā izdaram? Tad aizējam pie tā tiesneša, kurš tiešām ir tavs mīļākais bez pēdiņām. Un tad, varbūt ieliekam vienu, kas ir pēdiņās mīļākais. Nav man tā, es negribu saukt nekādas uzvārds. Man nav tas, nav tā. Tas katram ir savs darbs jādara, un, manuprāt, ir diezgan muļķīgi atcerēties kaut kādas lietas, kas ir notikušas basketbola laukumā, jo tā tomēr ir spēle, tās ir emocijas, un brīžiem pat šobrīd tu tehniskās piezīmes paņem speciāli, vienkārši, lai sapurinātu komandu. Līdz ar to tur nekad nevar uztvert neko personīgi vai kaut ko pārmetoši, līdz ar to mīļākais nav tāda. Un tā nevar būt. Man personīgi tā nav. Ja kādam tiesasim tā ir, tad tas nav, manuprāt, pareizi un profesionāli. Un es ticu, ka tomēr tā nevajadzētu būt. Un mums ir pietiekami augsts kvalitātes speciālisti, manuprāt, tiesneši, kas darbojās, jo es to izjūtu pagājušajā gadā, kad mēs braucām uz Igauniju spēlēt ar TTT, kāds līmenis tur ir, un arī Lietuvā, tas otrais ešalons. Tā kā es esmu pilnīgi profesionāls, tāpat kā viņi, un man nav tāds mīļākais, nemīļākais. Luigi Lamonika, vienīgais. Nē, zini, kurš? Pie Luigi Colini, mans mīļākais tiesnesis. Lūdzu. Jā. Bijušais, jau eksis vēl viens, vai ne? Vienīgais, tas ir mans mīļākais tiesnesis. Viņa ķermeņa valoda, viņa tāda spēles jušana, manuprāt, bija ļoti augstā līmenī, un es kaut kur lasīju, ka viņš pirms pasaules kausa fināla 98. gadā, man bija 7 gadi, Francija, Brazīlija,
ieslēdzās savā numuriņā un 48 stundas gatavojās katram spēlētājiem. Tas ir līmenis, un tas man tā spilgti ir iesēdies atmiņā, un tas ir mans mīļākais tiesnesis. Viss cieņa. Par tehniskām piezīmēm un to, ka tev jāsapurina komanda. Tev ir bijuši kaut kādi gadījumi, ka tu gribi speciāli to tehnisko piezīmi, un tiesnesis tev nedod viņu. Nē, tad es aizēju tā, lai iedod. Tu nevar neiedot. Bet ir tā, ka tu esi gājis un domā, kad tu iedos? Come on, vai tu viņam piekāp, dod man tehnisko? Nav tā bijis, nē. Nav. Tu diezgan ātri dabūji, jā, viņam. Man jau nekas... Kas ir tā atslēga? Kas ir jāpasaka? Kas taču strādā? Pārsvarā jau tu nezinu, paliec 3 soļus uz priekšu, pacēl rokas. Manā gadījumā tā ir tehniskā piezīme. Es tā. Bet tas viss tā, man liekas, tas nav mākslīgi. Tas viss tās ir tas tā kā... Tu spēlē šāhu vai tu spēlē kādu spēli, tu nevari tā pēkšņi, šodien tagad nokaušu tur zirgu. Tas viss notiek mākslīgi. Tu skako spēlē līdzi, tu jūti, kaut kas nav. Taisa maina aizsardzības, maina uzbrukumu, nekas nesanāk. Tas spēlētājs saņem piezīmi. Nākamais arī neiedod enerģiju. It kā tas spēlētājs labs aizsardzībā, viņš nevar nevienu nosakt, un tad tas bams. Tas viss ir tāds, ko tu nevari ietekmēt, manuprāt. Es viņš neiedomāju, šodien paņemšu tehnisko. Nē, es vienkārši domāju, ka tev ir situācijas, ka tu gribi to tehnisko dabūt, teiksim, mākslīgi. Es neesmu tas gadījums. Tu neesi tas gadījums, jā. Es vienkārši paprasīju mazums, kas zinu, varbūt kāds principi pēc nedod, ļauj viņu izlamāt un saka, nē. Tas nav manējais gadījums. Ko, Mārtiņa, noslēdzošais tavs domēnu shopping tēmu rata grieziens. Man jau ir sajūtas, kas mums ir bijis, kas mums nav bijis. Tas mums bija domēnu shopping. Tu redz, kā tu mērķiecīgi vai ne uzgriez domēnu shopping dāvanu karti. Pirms mēs nonāksim līdz mazām arī dāvaniņām un apdāvināšanās brīdim. Vēl viena tēma – komandas biedru izjokošana. Ir kaut kas tāds ļoti spilgts piedzīvots. Ja ir, tad tiešām var būt ļoti spilgts, jo tās ir arī tēmas, kas vienmēr šeit eksos izraisa smieklus, skatītājiem patīk. Vienkārši tīri raidījuma beigās. Vai varbūt kāds ir apvainojies? Nē, ir, jā. Es neatceros. Tad, kad es biju VFA vēl jaunais, pats pirmais gads, man liekas, bija. Mums bija tā mazā ģērbto tur uzreiz. Es pie miskas sēdēju. Kā normāli, viss pienākās. Jaunie, jā. Jā, un es neatceros, kurš. Kad tik ne Edgars ir Romanovs. Mums Dokam bija tāds laķens. Viņš, man liekas, ka 6 gadus krāja tām laķenēm. Un, zini, kā tu brauc nolēst tās laķenes, un mēs braucam izbraukumā, brauc apakaļ, un tad pārvalc tā kā brauc tālāk. Tā laķenēm nebrauc uz izbraukumu. Un es nezinu, kā viņi bija dabūjuši to vienu laķenu un paslēpuši un ielikuši kaut kādam vienam somā. Un tas Doks uzvilcies. Tā, ka manas laķenes, kur viņas ir? Un kaut kā tur nākamajā dienā viņš atnāk, un tas viens jaunais nāk, tā es to somu laikam nebija izkrāmējis, un tā laķena. Jūs redzētu to Doku, to seju, viņš nostīs viņu. Viņš domā, ka tiešām, ka tas jaunais ir paņēmis tās laķenes, bet to jērs bija ielicis. Viņš domāja, es to Doku nebija tik sarkan redzējis. Viņš vienkārši, es domāju, tur tādi vārdi bija, bet tas bija tik smieklīgi. Pēc tam tas Doks arī pats, protams, smējās, bet tad vēl bija Šelītim, spēcīgs vecs, es nezinu, kur viņi atkal bija dabūjuši. Tāds tāda štanga, nevis plasmas, bet tāda no tērauda, tāda saliekamā, es nezinu, kad 5 kg svēra. Es nezinu, kur viņi bija dabūjuši, ielikuši Šelītim jakā. 5 kg tu taču jūti. Jā. Viņš aizbrauc uz Alītu 8 stundas, to jaku staigā visu laiku. Viņš pat nejūt, ka viņam ir 5 kg kabatā. Viņš spēcīgs vīrs. Mēs atbraucam, un viņš izņem, kas man te? Un ka visi rēca, tur bija ārprāt. Viņš bija visu to ceļoju, visu to brauc, zini, jaku paņem, novelc. Tur bija viss, es saku, tur nevar daudz stāstīt. Tur bija līdz melnumam. Bet tas ir ģērbtuve atkal. Jā. Kas ir VFL labākais izjokotājs šajā sezonā, šīs sezonas modelī? Nav atļāvies vēl neviens. Tiešām? Es neesmu, man tā jāpadomā. Kas tur varētu? Tu jau kā treneris varbūt bieži vien daudz ko neuzzina. Es neuzzinu. Nē, man neviens nesaka. Es nezinu, noteikti. Labākā humora izjūta, kuram ir? Kurš varbūt treneri kādreiz izjoko arī? Tā tiešām nav? Īsus kaut ko izdomā, jā. Pēdējais bija, ka mēs pasniedzam MVP cepurs, pandas cepurs pēc spēles. Tā ir, tev sievies tradīcija? Jā, un Sidoram bija jāpasniedz, un es teicu, galvenais, nedod Ukraiņiem atkal. Viņi tur savā starpā. Es saku, galvenais, lai Ukraiņiem nedod. Viņi tur mainās. It kā es jau pajokoju, un tad Isus teica, es neesmu Ukraiņas, esmu afrikāns. Viņš visu laiku kaut ko izmet. Tādā ziņā viņš arī tāds pozitīvs.
pozitīvs džeks. Nu, skaidrs. Nu, ko, Mārtiņ, es tev saku lielu paldies, un tukšām rokām arī es tev nelaišu projām, vai ne? Domina Shopping saka tev paldies, dāvā tev 50 € dāvankarti, tā ka būs tev iespēja arī kādā no Domina Shopping veikaliem nākt un iepirkties, bet tas, kas tev ir jāizdara, es tev jautājums neuzdodu, teiksim tā, tu saņem jau tagad, vai ne, dāvankarti, bet tas, kas tev jāizdara, tev būs jāļauj vienam no mūsu skatītājiem arī tikt pie līdzīgas dāvankartes, un tev ir jāuzdod vienkārši pavisam vienkārši jautājums. Mēs šo video ieliksim sociālajos tīklos, un kāds no skatītājiem komentāros atbildot pareizi uz šo jautājumu iegūs Domina Shopping dāvanu karti. Kāds ir šis jautājums? Nu, tad darām tā, ka saistīsim visu ar translāciju, ko mēs esam runājuši. Jā, ar šodienas raidījumu. Jā, un es teikšu tā, lai skatās, un tādā ziņā arī viņi nopelnīs. Tie, kas būs skatījušies, tie zinās. Jā. Labi. Kāds ir Mārtiņa Gulbi mīļākais sporta veids aiz basketbolu? Aha. Ļoti labi. Tas tiešām izskanēja, vai ne? Jā, tā kā es domāju, tas sasaistās un ir ļoti labi. Skaidrs. Nu ko, novēlu tev droši vien, ka jau jautru sezonu turpinājumu, vai ne, lai ir interesanti tev, lai visiem mums arī ir interesanti. Un, jā, beigās uzvaras. Tas ir tas, kas droši vien no tavas organizācijas to sagaida visvairāk. Tā ka veiksmi tev. Saku vēlreiz tev paldies, ka atradi laiku ieradies šajā brīdī, kad varbūt VFam to spēļi mazāk, vai ne? Iespēja varbūt pastrādāt pie kādām vājām lietām. Un veiksmi pavasarī jums. Paldies visiem. Jā. Saku paldies arī mūsu skatītājiem un tiekamies, kā jau es teicu, pavasarī nedaudz biežāk. Varbūt ne katru ceturtdienu, tad nedaudz biežāk. Šai reizē vislabāk. Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta